labs rīts. Šis ir labs rīts. Un šī ir laba vieta, kur tev būt. Paldies slavētājiem. Superīgi. Droši, sasveicinājāties ar kādiem, ja? Un jūs jau nācāt iekšā, jūs jau bijāt sasveicinājušies. Nu, ko prieks jūs redzēt pēc ilgiem laikiem. Būt jūrmalā, būt draudzē atkal. Es nezinu, šodien tā priekš manis tā bišķiņ jocīgi, es tā atnāku, es vispār visu ceļu pavadu braucu uz šeien, ceru, ka tu brauc atkal uz dievkalpojumu, brauc, lai kalpot, ceru to, ka tu uz draudzē neesi kalpojis jau pēdējos vairāk kā 2 mēnešus, neesi bijis tev uz vietas, un tur jūties tā kā mājās, tad tik ļoti labi, bet pašā laikā tā kā bišķiņ tā kā sveši, tāds sajauktas emocijas, sajauktas tās domas. Paldies. Bet ir tik labi būt šeit. Un paldies Dievam par svētdienas rītu, vai ne? Paldies Dievam par draudzi. Es pēdējā laikā, pēdējos šajos 2 mēnešos, patiesībā, man liekas, visvairāk tas bija pēdējais mēnesis, kad es tā daudz vairāk atkal pilnīgi no jaunā veidā, jaunā mērā sāku novērtēt, ko tas nozīmē atrasties Dieva klātbūtnē, ko tas nozīmē būt Dievu tuvumā. Un kas tad ir draudze? Tā ir tā vieta, tas ir tas mirklis, kad mēs visi kolektīvi, kad mēs visi kopā sanākam ar tādu mērķi, lai mēs būtu Dievu klātbūtnē, vai ne? Es atceros kaut kādu mēnesi, bišķi vairāk kā mēnesi atpakaļ Agras Rīgas draudzē sludināju, viņš teica par to, kā viņam bija tajā draudzē, kur viņš sāk iet, kad dievkalpojums beidzās, viņš jau grib palikt tur, grib vienkārši negribās nekur iet projām pēc dievkalpojuma, vai ne? Tu kaut ko tādu runāju. Un es pēc tam domāju par to, kā tas ir, es atceros arī tad, kad es uzaugu, kad es gāju draudzē, kad tu apmeklē draudz, kad aizies uz dievkalpojumu, tev ir tā sajūta, tev tāds jēdziens kā laiks tev vairāk neeksistē. Es nezinu, vai jūs kāds esat to piedzīvojuši, bet, kad tu aizēji uz draudzi, tev tāda lieta kā laiks vairāk neinteresē un neeksistē tāds jēdziens. Tu vienkārši esi tur un tu esi pazudis tajā. Un tu vienalga tas dievkalpojums ir 2, 3, 4, 5 stundas. Tu vienkārši esi tur un izbaudi un tu pat nepamani nevienā mirklī, ka tas laiks ir pagājis. Un tagad tev atgādini, ka ir pagājis tik ilgs laiks, tad nemaz īsti nesaproti. Un tev ir tā sagaidīšana, ir tā sajūsma, no tagad tas dievkalpojums garais beidzies, tu nekur negribās iet, tu negaidi, nekur tu nemēģini skriet projām, tu vienkārši gribas būt un palikt un uzskavēties un runāties un draudzēties ar cilvēkiem, būt ar kādiem kopā, un pēc tam, kad tu ej projām no turienes, tu vienalga gribi vai projām būt ar kādu no draudzes kopā, tu uzaicini kādu mājās, vai aizēji pie kādā ciemos, tu visu laiku gribās būt tajā iekšā, jo tā ir, tu esi tajā atmosfērā, tu esi tajā sajūtā, ja es varu lietot vārdu sajūta, bet tu esi tur, burtiski tu esi Dievu klātbūtnē, un tev pazūd tur laiks. Kurš zina, ka Dievs stāv ārpus laika? Vai ne? Kā tev liekas, vai nevarētu būt tā, kad mēs nonākam debesī, kad arī tur pazūd tas laiks, tas jēdziens kā laiks, kā tāds, tā mūsu izpratne par to, kas ir laiks, vai nevarētu būt tā? Katru reizi, kad Dieva klātbūtne atnāk šeit, kad Dieva valstība atnāk šeit uz zemes, tad kaut kā priekš tevis izzūd tas jēdziens kā laiks. Kurš ir to kādreiz piedzīvojis? Un es pēc tam, kad Agris to runāja, es tā atcerējos par to, un tam man priekšā bija tur visādi pasākumi, konferences, dievkalpojumi, un es sāku domāt, katru reizi sāku tā kā analizēt to konkrēto notikumu pēc tā, vai man šeit eksistē laika jēdziens, vai man viņš neeksistē. Es atceros, es aizbraucu uz, bija tāda konference ar Nātanu Morisu, tāda evanģelizācijas pasākums, varbūt jūs kāds bijāt, bet tur arī tu paiet, beigās tu saproti, kad ir pienākuši 12 naktī, tu saproti to, ka tu nezini, tu neesi jutis nekur, kur tas laiks ir pazudis. Lana tur skatos vienkārši bez nekādiem instrumentiem, vienkārši viņi dzied tur, un viņi saprot vienā brīdī, ka viņi atver acis, kad jau beidzies viss ir. Vienkārši, kad ir kaut kāds 2 stundas, vienkārši bez pārtraukuma, bez nekā, vienkārši tur esi dziedājis, vienkārši tu esi pazudis tajā. Un pēc tam visi cilvēki aizgājuši mājās, es tur vēl, Lana tur vēl kaut dažas cilvēki, mēs ar kaut 10 cilvēki tajā zālē paši pēdējais un palikuši. Neviens īsti negrib nekur projām, mēs ar kaut ko tur runājamies, kaut ko tur tusējums, gaismas slēdz ārā, mums sāk dzīvi projām. Un tu sāc eit mājās. Un tad tu nekur negribi, tad vēl aizbrauc kaut kur pasēdēt, kaut kādā McDonaldā, kaut ko paiet. Tev pazūd tas laika jēdziens.
Pēc tam mēs bijām History Makers nometnē. Pēdējais dievkalpojums atkal katru reizi iedalgātas 6 stundas līdz 2:30 naktī. Saprot, un tajā brīdī, kad viņš beidzās, saprot, tu nemaz nejūti, kur tad tas laiks īsti palika. Vai tā slavēšana bija tik gara, vai sludināšana bija tik gara, aizlūgšana, bet tev pazūd tā izjūta, kad ir kaut kas garš, kad ir laiks pazudis. Un tad es domāju par to, bet cik ļoti gribās, ka draudzē, kad tu atnāc svētdienas rītā uz draudzi, un kad tev ir nevis noteiktais tavs laiks, mēs tagad ir 35 minūtes slavēšana, mēs zinām 4 dziesmas tur, un pēc tam nāks tur vārds. Atkarībā no tā, kurš runā, ja viens runāt varētu būt pusstundu, otrs runā varētu būt kādas pusotru stundu, un pēc tam nāks ziņojumi, tur varbūt kaut ko pateiks, tur vakarēdienas un tā, bet katrā ziņā 2 stundas, maksimums 2,5 stundas, mēs varēsim paēst, un tad mēs tiksim mājās. Un tu visu laiku gaidi to, kad tad beidzot beigsies, kad tad beidzot būs mājās. Zini, cik daudz es neesmu tā gaidījis, ka beigsies dievkalpojums, vai ne? Bet kā gribās būt tajā vietā, būt tādā stāvoklī, kur tev ir pazudis tas laiks, kur tu vienkārši izbaudi, kur tu jūties tā kā zivs ūdenī, kur tu vienkārši peldi tajā. Piekritīsiet? Piekritīsiet man? Tas ir tas, ko tik ļoti gribās izjust, gribas dzīvot tajā Dievu klātbūtnē. Un es atceros, kad es uzaugu, kad es atgriezos, bija kad Dievu kalps, kas kalpoja mums draudzītē, mums bija maziņa mājas draudzītes, mēs bijām 7 cilvēki, kas sastāvēja no manas mammas, no manas mammas radiniekiem, var sakot, radinieki, tusiņš bija tāds, un Dievu kalpojumi, tad viņš pievienojās kāds cilvēks, nebrauc kāds viesmācītājs no Amerikas, tur kalpoja tā, un beigās tas cilvēks man kaut ko ļoti iemācīja. Mēs bijām visam jauns cilvēki, viņš man iemācīja, zini, kā tas ir, zini, kā tu vari dzīvot Dievu klātbūtnē? Zini, kas noteiks to, ka tu varēsi pastāvīgi atrasties Dievu klātbūtnē, būt viņu tuvumā, izbaudīt viņu. Zini, kas? Tā bija sieviete. Viņa teica, tu ikdienas vienkārši aizver acis un pasaki, Jēzus, es tev mīlu. Vienkārši skaļi izrunāt tos vārdus, Jēzus, tev mīlu. Tajā brīdī, kad tu tos izrunās, Dievu klātbūtne piepildīs tev. Dievu klātbūtne atnāks tajā vietā. Kāpēc? Tāpēc, ka tu ieaicinās Dievu klātbūtni tur, kur tu esi. Ar to tu vienkārši pasludinās Jēzus par savu kungu. Tu pateiksi, ka viņš tev ir dārgs un vērtīgs un svarīgs. Un tev Dievu klātbūtne atnāks tajā vietā. Es kādreiz kādam mīļam cilvēkam, ļoti tuvam cilvēkam pateicu, es tev mīlu. Nav uzreiz kaut kā tāda izkrišanas sajūta tur no tā otra cilvēka. Vai, tiešām, ja tas cilvēks gaida to, ka tu viņam pasaki, ka tu viņu mīli, tu viņam pasaki, es tev mīlu. Tad uzreiz ir kaut kā tāda salipšana, tāda savienošanās, tāda izkuršana. Vai ne? Piekritīsiet? Kā tev liekas, vai Jēzus gaida, ka tu pateiksi, ka tu viņu mīli? Ne to savu muti, skaļi, pasludini to. Man kā puisim, man bija jātiek lielai barjerai pāri, lai es spētu skaļi to pateikt. Es sāku viens pats kaut kur, esot vienatnē, sāku to izteikt, bet vienalga bija jātiek lielai barjerai pāri, lai es spētu ar savu muti fiziski pateikt skaļi, Jēzu, es tevi mīlu. Kad tu bet, saprot, Jēzu, es tev mīlu. Tu nesaki kādai meitenei, tu saki vīriešu zimtē, Jēzu, es tev mīlu. Un viss, kas manā prātā bija neloģisks ar to, bija jātiek pāri tam. 14, 15 gadu, cik man varēja būt tajā laikā. Bet tas atnes Dievu klātbūtni tavā dzīvē. Tāpēc es tev iedrošinu. Dari to ikdienas. Tagad tu lūdz, tagad, kad tu slavē, tagad, kad tu pavadi laiku ar viņu, tad, kad tev ir kaut kāda iespēja, runā skaļi, izsaka skaļi, apliecina to, ka tu mīli Jēzu. Un tad nesteidzies projām. Pavadi 5, 10, vienalga, cik tev vajag laiku, lai pateikt, cik tad ļoti tu viņu mīli, kā tad tu viņu mīli, par ko tu viņu mīli. Atkal, ja jūs esat mīlējuši kādreiz kādu cilvēku, tas cilvēks ļoti iespējams tev kādreiz ir uzdevis jautājumu tev, ka es tev mīlu. Viņš tev nav jautājis, kāpēc tu man mīli? Ne? Ir tā bijis. Un tad tev nāks izdomāt tos iemeslus, kāpēc tu mīli to cilvēku. Tev vajag loģiski pamatot to iemeslu. Pamēģini pateikt Jēzum, kāpēc tu viņu mīli. Un paskaties tad, kas notiek tavā prātā un tavā sirdī. Paskaties tad, cik liela depresija spēja valdīt. Paskaties tad, cik ļoti nospiests tu var būt. Cik ļoti bēdīgs tu var būt.
ka tu būsi to izdarījis. Pamēģini. Labi? Varam tā sarunāt? Sarunājuši? Jā, nē? Varbūt? Jā. Superīgi. Viens cilvēks tā izdarīs. Nu, labi. Man prieks būt šeit pēc 2 mēnešiem. 2 mēnešu laikā daudz, kas ir noticis. Gribat, kad es drusku paliecinu? Jā? To, kas ir bijis. Nu, jūs jau zinat, kad es pirms 2 mēnešiem šodien ir 15. datums, vai ne? Pēc 5 dienām apritēs 2 mēneši, kopš es esmu precējies. Es apritējies pirms 2 mēnešiem. Bija tāds ļoti skaists notikums. Es ļoti priecājos par to notikumu. Un priekš manis tas bija tāds, kā, ļoti daudz no jums nezināt visu to stāstu, kas ir aiz tā. Bet tas bija tāds 3 gadu ilgs process. Un tas bija kā tāds apsolījuma piepildījums pašās beigās. Jo bija kaut kādas lietas, ko Dievs bija ielicis sirdī, ko es pat nevarētu teikt, ka es biju dzirdējis Dieva balsi. Es nevarētu teikt, ka es kaut ko zinātu, ka Dievs man bija devis kaut kādu apsolījumu. Te pašā laikā vienkārši zini iekšā ir tā sajūta, tev ir apsolījums, tu pat nezini vārdos, kas ir tas par apsolījumu, bet tu zini, tev ir kāds apsolījums, tu zini, ka ir kaut kas savādāk, ka kaut kas būs vairāk, un kas tikai nenotiek, un tad vienu dienu kaut kas notiek. Un tas ir tāds, un tu stāvi, un tu saproti, ir ilgs, garš process, kam tu esi gājis cauri, un šodien tu stāvi kaut kādu sapņu, kaut kādu apsolījumu piepildījumā. Tas bija ļoti skaisti diena, ļoti skaisti brīdis, un visu laiku tam ejot cauri, es varēju redzēt to, cik ļoti Dievs rūpējas, nodrošina, cik ļoti brīnumainā veidā Dievs parūpējas. Jūs zināt to, ka kāzas izmaksā diezgan daudz. Kad mēs apkārtējiem cilvēkiem teicām, ka mēs tā plānojam, varam 200 cilvēkiem kāzas, tad, protams, ka tur radiniekiem un visiem citiem bija problēmas ar to, jo es nestrādāju, Lana nestrādā, kur mums būs daudz, lai 200 cilvēkiem uztaisītu kāzas, un mēs bijām visu labi pārdomājuši, bet vienalga, ziniet, visu laiku bija tas, finanses nav, bet tev ir kaut kas jādara. Visus, ko es biju paļāvies līdz tam, kur varēja būt tās finanses, tajā brīdī, kad bija pienācis tas brīdis, ka tagad jārīko ir kāzas, nekas nebija, nekur no tām finansēm nebija nemiņas. Līdz ar to, tas, ko tu biji cerējis, man pievīla, ja tā varētu teikt, tās finanses man nebija, un man vajadzēja vienkārši paļauties uz Dievu. Un es varēju redzēt, kā nedēļa pēc nedēļas Dievs parūpējās. Es atceros, es runāju ar Andi Veinbergu, un viņš teica, kāzas ir brīnuma laiks. Ka kāza laiks ir brīnuma laiks, un burtiski to es arī redzēju, kā nedēļa pēc nedēļas. Tajā brīdī, kad man vajadzēja samaksāt kādu rēķinu, vajadzēja kaut ko nopirkt, man vienmēr finanses bija. Tad atceros, man bija nedēļa pirms kāzām. Mēs paši gatavojām mēst, lai būtu lētāk, mēs paši pirkām, mums bija mūsu pavārs. Es pats braucu uz veikaliem, tur pirku kaut kāds pārtiks, un es zināju dažas dienas pirms kāzām, 3-4 dienas pirms kāzām, lielā iepirkšanās dienas, kad es tur braucu un pērku visu, kas ir jāsapar. Un ir nedēļa pirms kāzām. Es saprotu, man nav vispār naudas, man vajadzīga apmēram 500 lati, lai es varētu sapirkt visu to, ko man vajag nopirkt tajā dienā. Un ir nedēļa līdz kāzām, bet beigsies draudzes nometne iet uz beigām. Un nav man naudas, lai kaut ko nopirkt. Un zini, un iekšā tas ir tā pārliecība, ka Dievs, tu parūpēsies. Tev ir ritīgi tā pārliecība. Te pašā laikā, tu pasies reāls to situāciju, vienīgās sajūtas, kas tev ir bailes par to. Normāli, loģiski paskatoties to situāciju, nav nekādas iespējas tās finanses varētu ienākt, bet te pašā laikā blakus tam ir vienkārši tā pārliecība, paļāvība, ka Dievs, tā kā tu līdz šim brīdim parūpējies, tu parūpēsies tālāk. Un burtiski vienkārši tur atnāk, tur pāris cilvēki, tur uzdāvina dāvanu, tur ir nauda, un man pieteikās tam, un pēc tam pēc dažām dienām citi cilvēki tur atnāk atkal uzdāvina naudu, un visu laiku īstajā brīdī finanses ienāca, lai varētu visu samaksāt. Un tas bija tāds milzīgs brīnums. Tādā pašā veidā arī dzīvesvieta. Es izmisīgi meklēju dzīvesvietu. Tie no jums, kas ir Facebookā, varētu sekot līdzi, kā es mēģināju intensīvi meklēt, un nekādīgi nevar atrast, kur dzīvot. Un būtiski vienkārši situācija tāda, atrod kaut kādu labu dzīvokli. Liekas, viņš ir dienu pastāvējis internetā, tikko ielikts internetā. Pazudot, jau ir atrodas projām, jau nav. Dzīvoklis, ko es dabūju, bija 2 nedēļas pirms kāzām, tieši pirms draudzes nometnes. Svētdienā braucām uz draudzes nometnes, sestdienā es aizbraucu skatīties vienu dzīvoklīti,
Un tur es, kamēr atbrauc ātrāk, iet tikmēr internetā, skatos, tikko pirms 5 minūtēm ir ielicis viens jauns sludinājums, dzīvokļu sludinājums internetā. Es uzreiz pazvanu uz to. Esmu pirmais cilvēks, kas pazvanīja. Kamēr es ar viņu runāju, tikmēr viņam kaut kādi 4 cilvēki pa otru līniju zvanīja. Es viņam uzreiz saku, es uzreiz braucu skatīties, man ir pirmās tiesības, es to pirmais pazvanīju, tu nevienam citam nedrīkst dot. Es uzreiz mašīnā braucu skatīties to dzīvokli, kamēr es esmu aizbraucis turien, skatos to dzīvokli, tikmēr viņam visu laiku zvana telefonu par to dzīvokli. Es saprotu, vai es te uzreiz pasaku jā, vai es pasaku nē, bet man nav iespējas padomāt, pat ne 5 minūtes man nav iespējas padomāt. Man ir vienkārši momentāli jāpasaka jā vai nē. Un vislabākais, Landai nav ne pilnīgākās nojausmas, kur tas ir, kā tas izskatās, vienkārši man ir jāpaņem lēmums. Un es pateicu jā, un es vienkārši paņēmu tā dzīvoklī. Nu, šodien esmu ļoti laimīgs. Kad saprotu, 5 minūtes sludinājums atradās internetā. Es viņu dabūju, pazvanīju un dzīvoklis mans. Un es esmu laimīgi dzīvot. Un visu laiku tādā veidā tu skaties, kā Dievs parūpējās par visām lietām. Un, tā kā brīnumains notikums ar kādām, un tad es izlēmu paņemt tādu brīvu laiku savu, vienkārši būt kopā ar savu jauno sievu un pavadīt laiku ar viņu un izbaudīt dzīvi kopā. Un tad bija ļoti daudz dažādas kalpošanas, kur mums bija iespēja būt un kur mums bija iespēja kalpot un piedalīties un redzēt. Un mēs bijām jaunas slavas dziesmas projektā aizbraukuši un bija iespēja redzēt tur un būs dažas ļoti, ļoti sveitīgas dziesmas, kas būs tagad jaunas, kas iznāks. Tā kā jūs varat gaidīt gadu apmēram un jūs varēsiet dzirdēt. Un pēc tam mēs nonācām tajā Nathan Morris evanģelizācijas pasākumā, tā Dievs tā uzrunāja, un mums bija līdzi viens nekristīgs puisis, mēs bijām paņēmuši līdzi. Mēs tikmēr Norkalnos jau gatavojamies iztrīmēkriem, celām telti, tur gatavojām visu, un paņēmām vienu nekristīgu puisi līdzi. Dievs viņu aizskā tā, ka viņš tur bija. Te Dievkalpojumā runāja par to, ja tava labā acis tev apgrēcina, tad izrauj to, ja tava labā roka tur labāk nogriez to, tas būs labāk tev iet bez tā debesu valstībā nekā ar to, tik tam iemest ellē. Un tagad viņam saka to izrauj to acis, viņš tā skatās uz vietu, nevar būt. Zini, kā pilnīgi pirmo reizi mūžā baznīcā viņš ir nonācis. Tas ir tā nevis, ka viņš vispār nav bijis baznīcā, ne tradicionālā, nekādā, viņš vienkārši nav uz baznīcu nekad gājis. Viņš tad nonāk tādā evanģelizācijas pasākumā, kurš šķiet rūpātas 4-5 stundas, un viņš tur ir un par viņu aizlūdz, viņš tur nokrīt zemē, piedzīvot Dievu tur, un tā, ka Dievs ritīgi strādāja pie viņu. Tas bija tā priecīgi, varēja redzēt to. Un Lāna dabūja tādu ritīgu brīvību slavēšanā, tādu pilnīgi jaunā brīvībā var iegāju. Jā, tas notikās tur, un pēc tam mēs bijām iztrīmēkars nometnē, un par to es laikam beigās pastāstīšu. Jā, ja tas parādīšu arī video. Drīkst tā? Jā, bet tur arī tik daudz liecības vienkārši, ko Dievs darīja tādu Dievu klābu. Es nezinu, vai kāds jau ir jums stāstījis, kaut ko esat dzirdējuši. Vienkārši jūs esat daļa no tā, tāpēc, mans pienākums jums ir pastāstīt. Vismaz bišķiņ par to, ko Dievs darīja tur. Labi? Jā. Tā man gāja. Un pēc tam es saslimu, tad es vispār gulēju. Es nostaigāju nedēļu ar angīnu, un tik es nezināju, ka tā ir angīna. Tajā brīdī, kad es pirmoreiz pastījos spogulī uz sevi, tad jau man te viss bija pilnīgi balts, viss kakls, viss bija strutās. Un tad es dabūju Kristīnu rokās, un tad Kristīna palīdzēja man. Un nedēļu noslimojos vēl. Un tagad esmu vesels un laimīgs šeit. Tā bija man pēdējie 2 mēneši dažos vārdos. Jūs arī daudz darbījāt. Es domāju, ka kāda bija to LG, lai jūs lūdzat par mani, tā kā paldies no jums, kas lūdzāt par mani. Tā bija ļoti grūta nedēļas, burtiski dzīvoju gavēju, nevarēju ieiest, iedzert, neko nevarēju izdarīt. Bet slavu Dievam, viss labi. Nu ko, esat gatavi Dievu vārdam tagad? Jā, man likās, man vajadzēja jums pastāstīt par sevi bišķi, kas notikās tā kā tā. Debes Tēvs, es lūdzu, lai tu svētītu savu vārdu, kungs, lai tu runātu uz mums, un ka tas ir kā tāds abās pusēs reizīgs zobens, kas dziļi spiežās mūžos, tās un kas izšķir garu no dvēseles, un es tev lūdzu arī, lai tas ir kā tāds veselis, kas sadragās sirds ciet, un ka tas ir kā uguns, kas var degt mūsu kaulos. Es lūdzu lietu savu vārdu, lai pārmainītu un pārveidot mūsu dzīves. Mums mēs noliekam sev tavās rokās, runās mums Jēzus vārdā. Amen. Un es gribu runāt par kādu tēmu, kas ļoti tā man sirdī dega jau kādu laiku, un es domāju, ka šis ir tas laiks, lai dalītos ar jums šeit Jūrmalā, un pēc tam arī Rīgā. Un ļoti vienkāršs vārds,
atgādinājums katram vienam no jums par Jēzus asinīm. Mēs gribam runāt par Jēzus asinīm. Es gribējuši, ka mēs visi kopā varēsim lasīt Ebreju vēstuli 9. nodaļu. Mēs izlasīsim visu 9. nodaļu šodien. Un mēs lasīsim un runāsim par kādām lietām. Un es vienkārši gribu runāt par to, kas atgādināt jums, kāds spēks ir Jēzus asinīs. Kāds spēks ir tajā krusta upurī. Kāds spēks ir tajā, kad Jēzus nomir pie Golgātas krusta. Kāda bija nozīme tam, kāds ir spēks tajā. Es vienkārši gribēju, ka mēs varētu uz to skatīties un atcerēties visi kopā. Atgādināt paši priekš sevis, kas mums pieder, kāda daļa mēs esam šodienā, kā tas ir, kad Jēzus asins ir lījušas pār mums un nomazgājuši mums, un kā tas ir, kad mēs esam daļa no tā. Un vecajā derībā, ja jūs lasat veco derību, jūs varat redzēt to, ka visu laiku tur iet cauri, viņi ir diezgan tāda asiņaina derība, vai ne? Visu laiku tur iet cauri tas, ka ir asins izliešanas, ir upurēšanas, ir nokaušanas. Tur ir gan kāri, kur ir asins izliešanas, tā pašā laikā ir visādas upurēšanas, kur ir asins izliešanas. Tu palas par to, kā kaut kādi ķēniņi tur upurē 10 000, 20 000, 30 000, tur sīklops un tur... Un tev liekas vienkārši tāda kā asins jūra, kas visu laiku plūst cauri vecajai derībai. Un jo viss iesākās tajā brīdī, kad Ādams un Ieva, kad viņi grēko, zināt, kas bija tā pirmā lieta, ko viņi izdarīja? Viņi atrod tur tās vīģa lapas un ir ietēpa vīģa lapās, vai ne? Un kas bija pirmā lieta, ko Dievs izdarīja ar viņiem? Tad, kad runāja, viņi tad ieģēra ādās. Ko tas nozīmē? Lai to varētu dabūt ādas, kādam ir jānomirst. Kādam ir jāmirst, lai varētu tikt pasniegtas ādas. Tas nozīmē, tajā brīdī, kad Ādams un Ieva viņi atklāja, viņi atrada sevi grēkā, viņi mēģināja sev apsegt ar vīģes lapām, bet kas nespēja varbūt palīdzēt tam, tajā brīdī Dievs izdarīja kaut ko ar daudz lielāku nozīmi. Viņš nogalināja kaut ko, viņš paņēma ādas un ietēpa Ādam un Ievu ādā. Tas nozīmē, ka kādam bija jāmirst, lai Ādams un Ieva viņi varētu būt apklāti. Lai viņu pārkāpums varētu būt apklāts, kādam bija jāmirst. Un jau no pašiem iesākumiem visu laiku iet cauri tas, ja kāds ir grēkojis, ja kāds ir izdarījis kādu pārkāpumu, tad lai viņš spētu dzīvot, tad ir kādam citam jāmirst. Ir jābūt asins izliešanai, lai kāds varētu dzīvot. Pēc tam Ābels un Kains, vai ne? Ābels pienes labāku upuri, Kains nogalina Ābelu, un pēc tam Bībelē teikts par to, ka Ābela asins sauc uz Dievu. Un pēc tam par Jēzu runās ir par to, ka viņa asins daudz skaļāk sauc. Un tu redzi to, kad Bībelē teikts Mūzes grāmatā 17. nodaļā, 3. Mūzes grāmatā 17. nodaļā, 11. pantā, jo miesas dvēseli mīt asinīs. Tādēļ es tās jums esmu devis uz altāru, lai jūs dvēseles tiek salīdzināts, jo asins salīdzina dvēseli. Dzīvība ir asinīs. Tajā asinīs atrodas dzīvība, un tāpēc arī Dievs teica ar asins izliešanu. Tajā brīdī, kad tas lops, tas dzīvnieks tiks nokauts, tajā brīdī, kad tās asins tiks izlietas, kad tās asins tiks slacīts par altāru, kad tās asins tiks slacīts par visu to tautu, kas ir sanākuši šeit, tajā brīdī būs grēku salīdzināšana. Ar asins izliešanu cilvēki varēja iegūt dzīvību. Bet vēl vairāk. Ebreju vēstule 10. nodaļa 3. pantā. Tur ir teikts tā, bet ar upuriem ik gadus tiek atgādināti grēki. Ar to upuru kaušanu, ar to dzīvnieku nokaušanu tiek atgādināts tas, ka cilvēks ir grēkojis. 4. pantā teikts, jo vēršu un āžu asinīm nav varas atņemt grēkus. Un Dievs redz to visu laiku, kad tiek nokauti šie vērši, tiek nokauti āži, tiek nokauti salīdzināšanas āži, tiek nokauti jēri, tiek nogalināti dzīvnieki, tiek izlietas asins ar vienu mērķi, lai cilvēks varētu staigāt taisns Dievu priekšā, lai cilvēku grēki varētu būt piedoti. Taču tajā pašā laikā Dievs redz, ka tās asins nespēja atņemt cilvēka grēku.
Lai kā lai cik daudz varētu nokaut tos dzīvnieks, bet tas dzīvnieku asins nespēja atņemt cilvēku grēku, tā spēja apklāt. Tā spēja uz laiku paņemt projām, tā kā apklāt to cilvēku grēku, bet nespēja to paņemt prom. Cilvēku grēks vēl joprojām pastāv. Un tādēļ bija jābūt kādam citam, lielākam, augstākam, vērtīgākam upurim. Bija jābūt dārgākām asinīm, kas varētu tikt izlietas, lai cilvēks varētu tikt salīdzināts ar Dievu. Ko tas nozīmē? Lai cilvēka grēks varētu tikt paņemts pilnībā projām. Nevis vienkārši apklāts kaut kur tur apakšā vēl joprojām, kas ir, bet kad izlietas asins, kas paņem projām cilvēka grēku. Un es runāju nevis tikai, mēs lasīsim tālāk, tu redzēsi, nevis tikai, lai piedotu tavus grēkus, bet tas spēks ir daudz lielāks. Tas spēks ir tāds, kas paņem projām grēka varu, kas paņem projām grēka spēku, lai grēks vairāk nespētu valdīt tavās mirstīgajās miesās. Tādas asins, kas tika izlietas, kas spēja pilnīgi pārmainīt cilvēka dabu, tāpēc, ka tā bija dzīvība, kas tika izlieta, un dzīvība caur to ieplūst tevī. Bet labi, lasīsim vienkārši un runāsim par to, ko tad nozīmē Jēzus asins, tās augstākās, lielākās asins, kas tika izlietas. Kāda tam ir jēga? Kāpēc tas tā notika? Kāpēc Dievs ļāva Jēzum Kristum atstāt debesis, nākt uz zemes, piedzimt kā cilvēkam un nomirt kā cilvēkam, nomirt kā Dievam, lai salīdzinātu visus cilvēkus ar sevi. Labi? Lasīsim tad no Ebreju vēstules 9. nodaļas, no 1. panta. Un, ja tev ir Bībeles, gribu, ka tu atstāji atvērtu Ebreju vēstuli 9. nodaļu, un es lasīšu pa brīdim vēl kādas citas raksturvietas, bet kad tu patur vaļā Ebreju vēstuli 9. nodaļu, mēs izlasīsim visu to nodaļu, tikai pamazām. No 1. panta. Gribat lasīt Dieva vārdu, ja? Jā. Suverīgi. Tur rakstīts tā, bet bija jau gan arī pirmajai derībai kalpošanas noteikumu un laicīga svētnīca, jo telts tika uzcelt priekšējā, kurā bija svečturs un galds un skatāmās maizes, šī tiek saukt par svēto vietu, bet aiz otra priekškara telts, kas tiek saukt par vissvētāko, kam zelta kvēpināmais altārs un visapkārt ar zeltu pārvilkts derības šķirsts, kurā bija zelta trauks ar mannu un zaļojošais Ārona zizlis un derības plāksnes. Pāri par to godības ķerubi, kas apēnoja salīdzināšanas vāku, par tiem tagad nav jārunā atsevišķi, bet patstāvot šādai kārtībai, priekšējā teltī vienmēr iet priesteri izpildīt kalpošanu, bet otrā, vienreiz gadā, vienīgi augstais priesteris, ne bez asinīm, ko viņš upurē par sevi pašu un par tautas neapzinātiem grēkiem. Es gribu, ka tu redzi, ka vecajā derībā pastāvēja kārtība. Bija noteikta kārtība, kā lietām ir jātiek darītām. Bija noteikta kārtība, kur ir jātiek upurētam tam dzīvniekam un kādā veidā tam ir jātiek upurētam. Un bija telts, bija templis, bija ārējais pagalms, bija iekšējā svētā vieta un bija vissvētākā vieta. Templī nedrīkstēja tuvoties neviens pagāns, templim nedrīkstēja tuvoties sievietes, templim nedrīkstēja tuvoties dažādas cilvēku kategorijas. Svētajā vietā drīkstēja ieiet tikai priesteri, tikai visdažādākie priesteri, kam bija atļauja kalpot pie tempļa, bet vissvētākajā vietā, tā bija tā vieta, kur mājoja Dievu godību, tā bija vieta, kur atradās derības šķirsts, un pār to šķirstu 2 milzīgi ķerubi, kas bija izstiepuši savus spānus. Viens atradās tā, kad ar spānu aizsniedz sienas vienu pusi, un ar otru spārnu tas ķerubs aizsniedz otru ķerubu spārnu. Un tad otrs ķerubs atradās un aizsniedz vienu ķerubu spārnu un sienu. Un līdz ar to viņi piepildīja visu to telpu, un viņiem pa vidu atradās tas derības šķirsts. Un pie tā derības šķirsta, uz tā derības šķirsta, tā bija tā vieta, kur mājoja vecajā derībā pats Dievs, paša Dieva godība, kur atradās Dieva klātbūtne, kur mājoja, kur bija tā kāda cilvēka saka, kur bija tā zilā liesma, kas simbolizēja to, ka pats Dievs atrodas tajā vissvētākajā vietā. Un tā bija tumša vieta, tā bija tumša nepieejama vieta, kur tikai vienreiz gadā vissvētākajā vietā varēja iet augstais priesteris, lai ienestu asins
par saviem un par visas tautas grēkiem, lai salīdzinātu visu Izraēlu tautu Dievu priekšā, lai atbrīvotu tautu no grēka nastas. Vienu reizi gadā. Un šim priesterim, kurš devās tur iekšā, viņam pašam bija jābūt bez vainas un bez grēka. Jo, ja Dievs atrastu, ka viņš bija ar grēku, tad viņš tajā pašā vietā uz vietas būtu miris. Tāpēc tagad priesteris gāja iekšā. Viņam bija viņa tās specifiskajām apģērbam, kas viņam bija jāvelk, lai viņš varētu tur iet. Viņam bija gar malu tādu zvaniņu. Un visi pārējie varēja dzirdēt. Ja zvaniņi skan, viss kārtībā. Bet, kad zvaniņi beidz skanēt, tas nozīmē, mums ir vajadzīgs jauns augstais priesteris. Saprot to, ka tu vienreiz gadā ieej pārbaudīt savu dzīvi, vai tu esi svēts, vai tu neesi svēts, vai Dievs pieņems to upuru no tavām rokām, vai Dievs nepieņems, vai tu izdzīvos vai nē. Vienreiz gadā tu mirsti vai tu dzīvo. Visa tauta vai nu dzīvos, vai arī viņi tiek katrs par vainīgiem. Un tā ir vissvētākā vieta, kur tikai viens cilvēks vienreiz gadā drīkst iet, ja viņš ir pietiekoši svēts. Un iedomājies, Jēzus asins runā par to, kad mums ir pieeja tai vissvētākai vietai šodien pavisam brīvi. Ka mēs šodien varam nākt nevis tikai uz Dievu templi, nevis tikai atrasties ārējā pagalmā, nevis tikai iet svētajā vietā, kur iet visi tie priesteri, nevis tur atrasties, bet šodien katram vienam no mums ir pieeja Dievu klātbūtnē, pieeja Dievu tronim, pieeja pie paša vissvētā Dieva. Tajā brīdī, kad Jēzus nomira pie krusta, kas bija viena no pirmajām lietām, kas notika? Tas priekškars, kas atdalīja svēto vietu no vissvētākās, tika pārplēsts uz pusēm. Lai Dievs nemājot vairāk tur, bet viņš mājot savu cilvēku vidū. Tas nozīmē, ka nav nekas, kas tevi šķir starp vissvētāko vietu. Nav nekas, kas atrodas starp tevi un Dievu. Nav nekas, kas varētu atrasties, kas spētu tevi atdalīt, kas varētu aizliegt tev tuvoties pie Dieva. Tāpēc Ebreju vēstulē 4. nodaļā ir teikts, pieiesim bez bailēm pie žēlstības trona, lai saņemtu apžēlošanu īstajā laikā. Pieiesim bez bailēm pie Dieva troņa. Nāksim viņu priekšā bez bailēm. Mums nav vairāk jābaidās ne no kā. Mums nav jābaidās. Bet es personīgi šodien varu pieiet pie viņa troņa. Bet cik ļoti bieži mēs, kā kristieši, mēs apmierinamies ar kaut ko mazāku savās dzīvēs. Mums pietiek jau tikai ar to, ka mēs pienākam pa gabalu no Dieva, no tā tempļa, ka mēs atrodamies. Mēs tam iekšā netuvojamies nekam, mēs tikai no gabala paskatāmies. Tāpat kā Izraēla tauta. Tajā brīdī bija teiks, katrs, kurš grib satikties ar Dievu, iet ārā uz to telti satikties ar Dievu. Bet tikai Mozus un Jozua, die vienīgie cilvēki, kas gāja tajā templī, tajā teltī, lai sastaptos ar Dievu. Visi pārējā tauta, ko darīja? Stāvēja teltīs un skatījās, kā viņa aiziet. Cik ļoti bieži mēs kā draudze, kā cilvēki, dzīvojam ar tādu uzskatu, ka tas mācītājs, tas kalpotājs, tie līderi, viņi aizies sastapties ar Dievu, viņi aizlūgs par mani Dievu, viņi nesīs manas vajadzības Dievu priekšā, viņi parūpēsies par mani, lai viņi staigā ar Dievu tādās tuvās attiecībās. Es jau vienkārši cilvēks, kā es tā Dievam tuvošos? Vai ne? Šodien Jēzus Kristus asindēļ tev ir dota pieeja vissvētākajai vietai. Un tu vari pieiet tur vissvētākajā vietā. Un vēl joprojām šodien ļoti daudz cilvēku izvēlas apstāties vai ārējā pagalmā, vai varbūt svētajā vietā, jo tu jau ir tik labi, tu jau esi templī iekšā, tu jau esi tur, kur notiek visa kalpošana, tu jau esi tur, kur notiek visa slavēšana, tu jau esi tur, kur viss notiek. Tur ir viss tā pielūgsme, tur ir visa slavēšana, tur viss notiek. Tur viss notiek. Tur dalās ar vārdu. Tur ir tās skatāmās maizes, tur ir visas ceremonijas, tur ir visi pienākumi, kam jātiek izdarītiem, tur ir visas kalpošanas, viss tur notiek. Bet cik ļoti maz ir gatava iet vissvētākajā vietā. Ir dažādas fāzes mūsu kristiešu dzīvē.
Ir dažādas fāzes, dažādas sezonas, dažādi periodi mūsu dzīvē, bet mēs tik ļoti bieži, man liekas, lielākā daļa no kristiešiem iesprūst tajā vietā, ko sauc par kalpošanu, un nekad neiet viens soli tālāk aiz priekškara, kā Bībelē teikts, kur tu mitējies no saviem darbiem un ieej Dieva adusā, un tu ieej vissvētākajā vietā. Vieta, kas pārmaina pilnīgi visu, kur tu beidzot var adusēties no saviem darbiem. Vieta, kur mainās viss, kur tu esi nonācis Dieva tuvumā. Ja tu esi kaut vienreiz bijis Dieva klātbūtnē, tad esi bijis. Kad esi piedzīvojis Dieva tuvumu, tad vienkārši tu zini, tu tagad atrodies Dieva tuvumā. Tur, ko mēs sākumā runājam, kur tev pazūd tas laiks, kur tev viss pazūd, tu esi Dieva klātbūtnē. Tu esi piedzīvojis to. Tu saproti to, ka tam nav jābūt piedzīvojumam, te ir jābūt dzīvei. Tu saproti to, ka Dievs nekad nav paredzējis, ka tas ir viens notikums reiz 10 gados, kas notiek tavā dzīvē, tas īpašais, tas tā kā, nezinu, tā ekstāze kristīgās dzīves, kur tu nonāc tajā Dieva tuvumā, un viss ir, wow, es to izdarīju. Dievs ir paredzējis, ka tu tur dzīvo, ka tu tur atrodies, ka tu tur guli, ka tu tur mājo, ka tu esi tajā vietā un nekad neaizēj prom no tās vietas. Bet Dievs tev ļauj reizēm tev nogaršot to sajust, kā tas ir, lai nekas tev vairāk neapstādinātu tajā svētajā vietā, bet tu spiestos cauri jebkādam priekškaram, tu spiestos cauri jebkādiem cilvēku viedokļiem, jebkādām savām sajūtām, jebkādiem apstākļiem, jebkam, kas notiek apkārt, tu izspiestos cauri un tu būtu tajā vissvētākajā vietā. Un kad nav pilnīgi nekas tavā dzīvē, kas liek tev apstāties svētajā vietā. Ir tik daudz cilvēku, kas stāv tajā svētajā vietā un domā par to, kā bija reiz pirms tiem 30 gadiem, kad es biju tur otrā pusē. Kā reiz bija tajā Dieva klātbūtnē. Bet šodien nekam nav jābūt tādam. Šodien tev nav jārunā citiem cilvēkiem, kā bija reiz. Tev nav jāstāsta, kā tas bija, kad es dzīvoju Dieva tuvumā. Tam nav tā jābūt tev pašam. Ir jāspiežas cauri un jāiet tajā vissvētākajā vietā, kas ir sagatavot priekš tevis Jēzus asiņu dēļ. Saproti mani? Saproti, ko es mēģinu tev pateikt? Lasam tālāk no 8. panta. Ar to svētais gars aizrāda, ka ceļš uz svētnīcu vēl nav atklāts, kamēr pastāv pirmā telts, kas ir tagadējā laikmeta līdzība. Saskaņā ar to tiek upurētas dāvanas un upuri, kas nevar padarīt pēc sirdsapziņas pilnīgi to, kas kalpo. Bet tie ir tikai ēdieniem un dzērieniem un dažādām mazgāšanām uzlikti miesīgi likumi līdz pareizās kārtības laikam. Cik daudz no mums mēs dzīvojam citu cilvēku mums uzliktajos likumos, noteikumos, rituālos. Cik daudziem no mums svētdienas rīta dievkalpojums ir vienkārši viena tradīcija, viens rituāls, ko mēs izdarām. Mēs paņemsim vakarēdienu, kas ļoti daudziem no jums ir tikai un vienīgi viens rituāls, ko mēs darām, tāpēc, ka tā ir jādara. Man pateica to, ka man tas ir jādara, un es to daru. Man pateica, ka es nevaru smēķēt, un es nesmēķēju. Man pateica, ka es nevaru dzīvot tādu dzīvi, un es nedzīvoju tādu dzīvi. Man cilvēki pasaka, un es daru, un es dzīvoju pēc likumiem, pēc noteiktas kārtības, pēc noteiktas sistēmas, es iekļaujos noteiktā sabiedrībā, un es laimīgi dzīvoju svētajā vietā. Bet Dieva klātbūtne ir tā priekškara, kur tu ieej un kur tu pazūdi viņā, kur tu pazūdi tajā tumsā, kur tu pazūdi tajā vietā, ko sauc vissvētākā vieta, kur tu saproti, ka tu tagad atrodies Dievā un tu mitējies no saviem darbiem un tu staigā viņā. Un es sapratu pirms apmēram 2 mēnešiem, man nāca viena no tik ļoti vienkārši, bet ļoti liela atklāsme par to, cik ļoti, ļoti, ļoti svarīgi tev tavā dzīvē ir svētais gars. Cik ļoti nozīmīgs viņš priekš tevis ir. Cik ļoti nozīmīgs viņš ir priekš mans. Viss manā dzīvē patiesībā ir ap un par svēto garu. Ja viņš man neatklāja lietas, es nevaru to izdarīt. Ja viņš mani nepamudina, es nevaru neko paveikt. Ja viņš man nerunā, es to nevaru izdarīt. Man var gadiem un gadiem un gadiem mācītājs stāstīt vienu to pašu lietu, bet kamēr svētais gars man to neatklāja, es neko nespēju izdarīt.
Un tad, kad viņš runā uz mani, cik nenormāli, cik ļoti svarīgi man ir paklausīt tam. Cik ļoti svarīgi man ir staigāt tādā jūtīgumā pret viņu, jo viņš man vadīs. Viņš man vadīs visā patiesībā, kā Bībelē teikts. Viņš man vadīs cauri visiem apstākļiem. Viņš man pateiks, kas ir labs un kas ir slikts. Svētais Gars man pārliecinās par grēku, taisnību un tiesu. Svētais Gars man atklās nākošās lietas. Svētais Gars man parādīs, kādus soļus man ir jāspēr, un kas man ir jādara, un kur man ir jāiet, un kā man ir jādzīvo, un kas man ir jādara, un kas man nav jādara. Man vienkārši ir vajadzīga paklausība Svētajam Garam. Tas ir pats svarīgākais manā dzīvē. Ja man nebūtu nekāda draudz, man nebūtu nekāda mācītāja, es būtu izmests kaut kur Mozambikas vai nezinu, tur džungļos starp kaut kādiem aborigēniem. Vienīgais, ja man būtu Svētais Gars, viss būs ideāli, viss būs perfekti. Man vienkārši vajag paklausību Svētajam Garam. Man vajag dzirdēt viņu, man vajag paklausīt viņu, man vajag staigāt ar viņu. Amen. Man tik ļoti, ļoti vajag Svēto Garu manā dzīvē. Un tad, kad Svētais Gars mani vada, tur vairāk nav tukši darbi, tur vairāk nav tukši rituāli, tur vairāk nav tukšas reliģiskas darbības. Es vienkārši dzīvoju paklausībā un Svētajam Garam. Un pēkšņi tādu cilvēku noteikti, tā kā Jāņa evaņģēlijā ir rakstīts, tāpatās kā ar vēju, ne tu zini, no kurienes viņš pūš, ne uz kurien viņš pūš. Tā ir ar tiem, kas ir piedzimuši no augšienes, kas ir piedzimuši no gara. Ne tu zini, no kurienes viņš nav, ne tu zini, uz kurien viņš ir. Svētais Gars viņu vada, Svētais Gars maina viņa plānus, Svētais Gars rāda viņam ceļu, kurien iet. Un viņš vien dienu ir tur, vien dienu viņš vairāk nav tur, viņš ir vienkārši visur. Svētais Gars vada to cilvēku. Saproti mani? Tas nozīmē, tu atrodies visvētākajā vietā, tu atrodies Dievu tuvumā, tu atrodies Dievu klātbūtnē, tu mitējies no saviem darbiem, no savām tradīcijām, no saviem rituāliem, un tu atrodi sevi Dievā. Pirmā lieta, kas notiek, pirmā lieta, ko Jēzus asins dara, viņas ļauj mums iet uz svētākajā vietā. To, ko iepriekš varēja tikai augstais priesteris, šodien var to. Lai sastaptos ar Dievu personīgi. Ebreju vēstule 10. nodaļa, no 19. panta ir rakstīts tā. Tā kā mēs, brāļi, droši varam iet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojas par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesa. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dievu namu, tad tuvosimies patiesīgi sirdi, pilnā ticībā, apslacīt savās sirdīs un atsvabināt no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Katra cilvēka ilgas ir būt Dievu tuvumā. Jēzus asiņu dēļ, tikai un vienīgi Jēzus asiņu dēļ, tev ir iespēja tur atrasties, dzīvot tur, mājot tur, būt tur, nekad neaiziet nekur projām. Amen? Otrkārt, ko dara Jēzus asiņas? Lasam tālāk no 11. panta. Bet Kristus atnāca par nākamo labumu augsto priesteri, caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīt, tas ir ne šai radībai piederīgi, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm, reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Ko Jēzus izdarīja ar savām asinīm? Panācis mūžīgu izpirkšanu. Jēzus asiņu dēļ tu esi atpirkts. Jēzus tev atpirka. Viņš atpirka tev no grēka. Viņš atpirka tev no bauslības lāsta. Viņš atpirka tev no šīs pasaules valdnieka. Viņš atpirka tev no Sātana. Viņš atpirka tev no tavas paša miesas iegribām. Viņš tev ir atpircis no tumsības un tās valstības un iecēlis tev savā mīļā dēla valstībā. Amen. Bībelē teiks 1. Pētera vēstulē, 1. nodaļa, 18. 19. pantā, jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu, atpirkt no savas aplamās dzīves mantos no teviem, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Ar Jēzus asinīm tu esi atpirkts. Un ziniet, kāds ir tas attēls? Es jau esmu Google droši vien, ka dalījies ar jums. Ziniet, ko nozīmē vārds atpirkšana? Ebreju valodā. Viņiem bija tajā laikā vergu tirgi. Bija tāda vieta, kur tika pārdoti vergi, tika pārdoti cilvēki. Viņi tika izdzēbti tur kaili,
Viņi tika nostādīti uz paaugstinājumiem, lai jebkurš, kurš nāca garām, varētu pastīties uz viņiem, pārbaudīt viņus, lai redzētu, es gribu pirkt to vergu vai es negribu pirkt. Viņi netika uzskatīti par cilvēkiem, tie tika uzskatīti par priekšmetiem, par lietām, un viņiem bija iespēja viņus pirkt un pārdot. Un tas, kādā veidā tika pārbaudīti šie vergi, vai viņi ir labi, vai viņi ir slikti, viņiem uzpļāva virsū, viņiem iesita, un tas, kā viņi reaģēja, noteica viņu kvalitāti. Ja viņš neatbildēja uz pļāvieniem, ja viņš neatbildēja uz sitieniem, tas nozīmē, viņš ir ļoti dārgs un augstvērtīgs vergs, jo viņš izcieš jau kādas pazemojumus. Savukārt, ja viņš atbild uz to, tad viņa vērtība ir zemāka. Un nāk, viņus tur pārbauda, tur ir kliekšanas, tur ir saukšanas, tur viņi tiek tirgot, viņi kaulējās par cenām, tur ir kaut kādas vaimanas, tur ir raudāšanas, tur ir priecāšanās, ritīgs tirgus noteikti. Un Jēzus ienāk tādā tirgu, viņš atrod tevi, un viņš saka, es samaksāšu par tevi, samaksāšu lielu cenu, es izpirkšu tevi, es atpirkšu tevi, tu piederēji grēkam, tu piederēji vēlam, tas bija tavs saimnieks, tas bija tavs īpašnieks, bet es šodien stāvu tavā priekšā, es samaksāšu cenu par tevi, es izliešu savus asins par tevi, lai tu varētu būt atpirkts pilnībā, un tev lai tev vairāk nebūtu pilnīgi nekādas daļas ar tavu iepriekšējos saimnieku. Viņš tev atpērk, viņš tev nopērk un aizved tev projām. Un ko tas tagad nozīmē? Kam tu tagad piederi? Jēzum. Pavisam vienkārši, tāpēc, ka viņš samaksāja cenu par tevi, tāpēc, ka viņš nopirka tevi. Tu piederi Jēzum Kristum. Tu vairāk nepiederi pats sev. Tu tagad esi Jēzus Kristus kalps, tu esi Jēzus Kristus vergs, tu piederi viņam. Tas nozīmē, tur vairāk nav runas par manām domām, tur vairāk nav domas par maniem plāniem, maniem dzīves ceļiem, tur vairāk nav par to, ko es gribētu vai ko es negribētu, kā man liekas vajadzētu, kā man liekas nevajadzētu. Nav nekāda sakara vairāk ar to. Jēzus asiņu dēļ, tu vairāk nepiederi sev un savam vēlmēm, tu piederi Jēzum Kristum. Tu nepiederi vairāk grēkam un sapnam un viņa plāniem tavai dzīvē, tu piederi Jēzum Kristum. Pavisam vienkārši. Un tāpēc, ja tu domā, Dievs tu gribam visu atņemt, Dievs grib tikai, lai dzīvoju tā un tā tālāk, nu ļoti labi, tad, lai tā arī ir, tu nepiederi vairāk sev, tu nepiederi tam, ko tu gribi, tu piederi Jēzum Kristum. Tu piederi viņam. Tu vienkārši piederi viņam. Amen. Un tas ir evaņģēlijs. Ja tev likās, ka tagad tu esi atbrīvots un atpirks un tu vari darīt, ko tu gribi, tad piedod man, bet tā galīgi nav. Ja tu esi glābts, ja tu piederi Jēzum Kristum, ja tu esi viņa bērns, tas nozīmē, Jēzus asins tev atpirk, lai tu vairāk nepiedarāt nekam citam, kā vienīgi Jēzum Kristum. Efeziešu vēstulē, 1. Korintiešu vēstulē 6. nodaļa 20. pāns ir teikts, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Kā tu esi atpirkts? Dārgi, par tevi ir samaksāta milzīga cena. Tas nozīmē, tu nav nekāda sakara vairāk ar tavām vēlmēm, taviem plāniem, tavām iegribām. Tas bija tas, ko cilvēki pirms pāris gadsimtiem tik ļoti labi saprata. Tas bija kaut kas tāds, ko pat latviešu vīri gadsimtu atpakaļ labi saprata. Bet šodien mūsu kristīgajā paudzē vairāk nav nekāda sakara ar to. Visi par to, ko es gribu un ko es vēlos. Un kā man liekas labāk man dzīve izskatīsies. Kādreiz viss bija par to, kā es varu piederēt viņam, kā es varu izpatikt savam kungam, kā es varu patikt viņam, kā es varu piepildīt viņa plānus savai dzīvē. Šodien visi par to, kāda ir draudzes vīzija, kāda ir draudzes mērķi, kāda ir draudzes plāni. Kādreiz viss bija par to, Dieva plāns ir draudzei. Draudze ir daļa no Dieva plāna. Draudze ir daļa no Dieva vīzijas virs zemes. Draudze ir daļa no Dieva mērķiem virs zemes. Tu esi daļa no Dieva plāna, tu esi daļa no Dieva mērķiem. Tu nav nekāda sakara taviem plāniem un taviem mērķiem. Un ja tu esi kā kristējs, atpirks kristējs, aizmirst par tādu lietu kā savu plānu, savu mērķi. Jēzus asins tevi atpērk. Piedod man, bet tā ir pilnīgi patiesība. Amen. Tā kā saproti to, ka Jēzus asins tevi atpērk. Apsver darbu 20. nodaļa, 28. pants, ko Pāvils saka, viņš saka tādas vārds, tāpēc sargiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā svētais gars jūs iecels par sargiem, ganīt Dieva draudzi. Kas tad ir Dieva draudzi? Ko viņš pats ar savām asinīm ieguvis par īpašumu. Nozīmē, viņš ar savām izlietajām asinīm Dieva draudzi ieguva savā īpašumā. Viņš ieguva tevi savā īpašumā. Un tu vairāk neesi pats savs īpašums. Tu vairāk neesi grēka īpašums. Tu vairāk neesi sātana īpašums. Ja tev liekas, ka grēks valda tavā miesā, tad saprot, nav nekāda daļa vairāk tam ar tavu dzīvi. Tas,
Tu tiki atpirkts no tā, tu tiki atbrīvos no tā, un Jēzus asins to izdara. Protams, kad bērgi skrēja, varbūt, kas varēja skriet atpakaļ pie saviem vecajiem kungiem, jo viņiem likās, tur ir labāk, man tā dzīve labāk patika, tu varēja mukt projām. Un Jēzus nav tas, kurš tev atturēs. Jēzus nav tas, kurš tev piesēs pie kaut kāda staba un neļaus tev vairāk nekur aiziet. Tev ir dot pilnīgi brīvību, bet cik daudz labāk ir sekot savam Jēzum. Amen? Piektīs man? Kā tas bija kādreiz, kad cilvēki varēja atstāt visu savu dzīvi, savu ģimeni, varēja sēsties kuģī iekšā, lai brauktu misijā pāri Atlantijas okeānam, pavadīt 2, 3, 4 mēnešus, vienkārši ceļojot un nomirstot, ļoti iespējams, pat ceļam. Tad tu vienīgi domu, mans Dievs man aicina misijā, un es braucu. Vai ne? Tajā brīdī, kad tu saproti, es nepiedaru sev, es piedaru viņam. Tu esi gatavs kaut ko izdarīt. Mēs bijām ar Lanu aizbraukuši pirms dažām dienām Ozolnīgi Bībeles skolas atklāšanā. Un bija 18 vai 19 studenti šogad tur mācās. Un forši tu redzēji, tur tie studenti ir, kas ir gatavi savus dzīves nolikt, veselu gadu mācīties, kas jūt to, ka Dievs viņus ir aicinājis kalpošanu, aicinājis, lai viņi būtu viņu lietot, un viņi noliek savu dzīves veselu gadu, lai dzīvot tur uz vietas un mācītos. Bet es tur esmu, es tur sēžu, domāju, tie ir 18 vai 19 studenti. Tie ir tikai 18 vai 19 studenti tur tajā vietā. Saprot, tas ir tikai 18 vai 19 cilvēki. Protams, no vienas puses ir slavu Dievu par tiem, kas ir, bet tie ir tikai 18 vai 19 cilvēki tur. Un tad tu atceries par to, kā tāds vīrs kā Viljams Fetlers, latviešu mācītājs, kad viņš taisīja Bībeles skolu, viņa Bībeles skolā mācījās pāri par 100 cilvēkiem. Viņš gada laikā sagatavoja 100 cilvēkus un izsūtīja pa visu Krieviju pēc tam. Un cilvēki vienkārši straumēm nāca mācīties tajā skolā, nodeva savas dzīves, un pēc tam 100 vienkārši brauc projām uz Krieviju, lai sludinātu evaņģēliju Krievijā. Viņam bija vīzija aizsniegt Krieviju un Latviju, un izbrauc no turienes mācītāji, evaņģēlis, kalpotāji. Saprotu, kā tas ir. Bet šodienā tik daudz domā par to. Mans plāns ir tāds. Es pabeigšu vidusskolu, tad es piestāšos augstskolā, es pabeigšu augstskolu, tad būšu normāli darbus, apprecēšos, man būs laba dzīvesvieta, man būs laba mašīna, man būs laba sieva, man būs 3 bērni, uzaudzināšu tos, man būs pēc tam laba pensija, laba pensija, varbūt neviens īpaši nedomā šodien, man būs laba māja jūras krastā, kur es varēšu pabeigt savas vecumdienas, bērni par manīm rūpējās, un viņš būs tāda jauka, mierīga, skaista dzīve. Vai tiešām? Jēzus asins mūs atpērk. 3. lieta. Lasām tālāk no 13. panta. Jo, ja āžu un vēršu asins un jaunas govs pelni apslukot sagādnītos šķīstī miesas šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Jēzus asins mums šīs no nedzīviem darbiem, un mēs varētu kalpot dzīviem Dievam. Jēzus asins pārmaina mūsu kalpošanu. Jēzus asins maina to, ko mēs darām. Ka mēs sākam apzināties, ka mēs sākam saprast to, ka Jēzus asins tikai izlietas par mums, mainās tas, kā mēs un ko mēs kalpojam. Tajā brīdī, kad tu sāc apzināties to, ka tu esi atpirkts un tu nepiedari sev, bet tu piedari viņam, ka tu esi atpirkts un nepiedari kaut kādai draudzē, bet tu piedari Dievam, ka tu esi atpirkts un nepiedari mācītiem, tu nepiedari vecākiem, tu nepiedari citiem draugiem, nepiedari cilvēkiem, tu piedari Dievam, ka tu zini, ka tu esi atpirkts, ka tu zini, ka tev ir sagatavota droša vieta iet visvētākajā vietā, kur tu vari dzīvot un mājot Dievu klātbūtnē, un 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, tu vari atrasties Dievu klātbūtnē, tu vari būt viņa tuvumā, kad tu zini to, tas pēkšņi sāk mainīt visu tavu kalpošanu. Jo sanāk tavu kalpošanu, kas ir tukši darbi, kalpošana nedzīvam Dievam, tukšiem alkiem,
tukšas lietas, ko tu dari tajā svētajā vietā, tajā brīdī, kad tu ej visvētākajā vietā, pēkšņi lietas sāk mainīties. Jo tu sāc darīt to, kas ir Dieva griba tavai dzīvē. Tu sāc darīt to, kāpēc Dievs tev ir atpiecis un kam Dievs tev ir atpiecis. Un tavi darbi vairāk nav vienkārši reliģiski rituāli, reliģiski rīcība, ko tu izdari, tāpēc tas ir jāizdara, bet tava darbība kļūst par kalpošanu dzīvajam Dievam, kur tu staigā paklausībā viņam. Jēzus asins tev atpērk no tā. Cik bieži nemēģinām lietas darīt savā spēkā, cik bieži mēs nemēģinām vienkārši kaut ko nopelnīt ar to, ka mēs kaut ko darām. Cik bieži mēs nemēģinām nopelnīt Dievu labvēlību, Dievu svētību, Dievu mīlestību uz mums. Ja mēs tā visam godīgi sev atbildētu, cik bieži mēs nemēģinām ar to, ka mēs uzcītīgi dienu no dienas, nedēļu pēc nedēļas esam draudzē, kalpojam kaut kādā lietā, mēs patiesībā neapzināti mēģinām nopelnīt kaut kādu Dievu pieņemšanu, mēģinām nopelnīt pieņemšanu draudzē, mēģinām nopelnīt kaut kādu mīlestību, mēģinām paši sajusties labi un liederīgi tā vietā, ka mēs vienkārši mājoties svētākajā vietā, kur mēs varam dusēties no saviem darbiem, būt atdusāti no nedzīviem, mirušiem rituāliem un rīcībām, ko mēs izdarām. Un patīkās, ka Aptis Druvietis teica, labi, neteikšu jums, kā viņš teica, bet ka mēs vienkārši atstājam malā visas tās lietas, tās tukšās kalpošanas, un mēs varam sākt kalpot dzīviem Dievam. Nevis, lai nopelnītu mīlestību, bet dēļ savas mīlestības pret viņu. Ka mainās viss, kā mēs kalpojam. Tad trešā lieta. Pirmā lieta, kas bija, Jēzus asins dēļ, mēs varam iet uz svētākajā vietā. Otrā lieta, Jēzus asins mūs izpērk. Trešā lieta, Jēzus asins mūs šķīst no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīviem Dievam. Ceturtā lieta, lasīsim tālāk, pie 15. panta palikām. Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks. Lai pēc tam, kad viņš nāvēs sagādājis atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītiem pārkāpumiem, aicināties saņemt apsolīto mūžības mantojumu. Viņš, jaunās derības starpnieks, nāvēs sagādājis atpestīšanu, lai mēs saņemtu apsolīto mūžības mantojumu. Jēzus asins mums apsola mūžības mantojumu. Jēzus asins dēļ mēs varam šodien dzīvot ar cerību par mūžīgajām mājām, par mūžīgo mājvietu, par debesīm. Jēzus asins dēļ, man šodien nav jāuztraucās par to, es esmu glābts, es neesmu glābts, es būšu debesīs vai es nebūšu debesīs, vai man pārkāpumi būs tik liela, ka es tomēr nenonākšu tur, vai es būšu pietiekoši labs, lai nonāktu tur. Es esmu ļoti daudziem cilvēkiem uz ielas, svešiem cilvēkiem uzdevusi jautājumu, vai tu nonāks debesīs? Vai ja tu nonāks debesīs, tad kāpēc tu nonāks? Kāpēc tu domā, ka tu nonāks tur? Un 99% no cilvēkiem atbild, vai viņi saka, es nenonākšu debesīs, jo es neesmu pietiekoši labs, vai arī es nonākšu debesīs, jo es esmu pietiekoši labs. Domas ir pilnīgi vienādas visiem, lielākajai daļai cilvēku uz ielas. Tas, kā tu dzīvo, noteiks to, vai tu nonāks debesīs vai nē. Vai tu būsi pietiekoši labs vai tu nebūsi pietiekoši labs. Bet tam nav nekāda sakara to, kā tu dzīvo. Ja tā es drīkstētu teikt, Jēzus Kristus asins dēļ, tu vari nonākt debesīs. Jēzus Kristus asins ir tās, kas dod tev mūžīgās mājvietas cerību, kas dod tev to cerību tavā sirdī un tavā dzīvē, to pārliecību, kas tev spēj iedot tikai vienīgi Jēzus Kristus asins dēļ. Tu nav nekāds sakars ar taviem labiem darbiem, tu nav nekāds sakars ar tavu svēto dzīvi, tu nav nekāds sakars ar tavu cenšanos, tu nav nekāds sakars ar to, tu nevarētu ne mazumiņu nopelnīt no tā, ne mazāko pilīt no Jēzus asinīm, tu nevarētu ar savu labo dzīvi nopelnīt, neko tu nevarētu panākt. Tikai vienīgi nepelnītās Jēzus Kristus dāvanas dēļ, viņa asiņu dēļ, tu spēj iegūt mūžīgās cerības drošību. Amen? Un tālāk jau tu sāc dzīvot svētumā. Nākošais punkts, 5. punkts, kas notiek tad, kad tev ir tā mūžīgā pārliecība, apsola mūžības mantojumu. Tad 5. punkts no 16. panta, kur mēs palikām. Jo kur ir novēlējums, tur nepieciešams jāpierāda novēlētāja nāve. Jo novēlējumam ir spēks pēc nāves, bet nav spēka, kad novēlētājs vēl dzīvs. Tāpēc arī pirmā derība nav bez asinīm iesvētīta. Jo, kad Mūzes visai tautai bija pateicis,
visas pavēles un saskaņā ar bauslību viņš ņēma teļu nāžu asins ar ūdeni un sarkanu vilnu un īzapi un apslacīja pašu grāmatu un visu tautu sacīdams, šīs ir tās derības asins, ko Dievs ar jums noslēdz. Bet arī teltu visai rīkus kalpošanai viņš tāpat apslacīja ar asinīm. Un gandrīz viss tiek šīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas. Bez asins izliešanas nav piedošanas. Jēzus asins mūs šķīsta no grēka. Tikai vienīgi Jēzus asins dēļ, tikai vienīgi viņa izlieto asins dēļ, mums var būt piedošana no mūsu grēka. Amen. Ja tavs grēks bija sarkanāks kā asins, tas kļūst baltāks kā sniegs, kā Iesaijas grāmatā teikts. Jēzus asins tev atbrīvo no tava grēka, tev šķīst no tava grēka, tev dāvā grēka piedošanu. Vai nav labi? Vai nav labi, ko Jēzus asins izdara? Ka Jēzus asins līs pār tev, tas mazgā tev un dāvā tev pilnīgi grēku piedošanu. Ka grēks ir nevis kaut kur apslēpts, nevis kaut kur paņemts malā, bet viņš ir pilnīgi izdzēts, aizmests projām, viņam vispār vairāk nav. Kad Dievs skatās uz tevi, nav tā grēka ceļā. Nav tas grēks. Tas ir bijis, tas ir pagājis, nav vairāk. Katrs, kas ir Jēzu Kristu, ir jauns radījums. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Redz, viss ir taps jauns. Jēzu Kristu, Jēzus asinīs, ir pilnīgi grēku piedošana. Nevis tavos darbos, nevis tavās pūlēs, nevis tavā cenšanā, bet Jēzus Kristus asins spēkā ir tavu grēku piedošana. Var teikt amen? Amen. Sestā lieta, ko dara Jēzus asins? Vēl par to pašu grēku piedošanu. Atklāsmes grāmatā, 1. nodaļā, 5. pants un 6. pants ir teikts, un Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks, viņam, kas mūs mīlēs, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem un priesteriem Dievam, savam tēvam, viņam lai ir slava, vara mūžu mūžos amen. Viņš ir atsvabinājis mūs no grēka. Viņš ir atsvabinājis tev no grēka. Viņš ir atsvabinājis tevi no grēka. Efeziešu 8.1. nodaļa 7. pants. Viņā mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātā žēlstības. Viņa asinīs ir tava grēku piedošana. Un tā es gribu, lai tu vienkārši to dabūni sevi iekšā, ka tu saproti to. Man piedots Jēzus lietu asinu dēļ. Nevis tādēļ, ko es varu izdarīt. Nevis tādēļ, kā es mēģinu lūgt viņam to piedošanu. Nevis tādēļ, kā es kalpoju. Nevis tādēļ, ko es cenšos paveikt. Bet viņa izlieto asinu dēļ ir mana piedošana. Un viss. Un viss, un punkts. Es nevaru izlūgties piedošanu. Es viņu saņemu, Jēzus asinu dēļ. Un viņu dāvāt, Jēzus asinu dēļ. Tev nav jābūt kā tādam. Mēs varam mācīties, vienmēr stāstīt tādu līdzību. Tu iedomājies, kā tas ir? Mājās, ģimene, tēvs tur ar mammu sēž pie galda, viņiem tur ciemiņi sanākuši, viņi tur sēž, tur runājas, smējās, un tāda kaudzīta ar tādu konfekšu trauciņš stāv tur ar visādiem saldumiem, un 5-gadīgais bērniņš nāk tāds līnīgs ap durvīm, nienas saviem ceļiem, nāk rāpot, pierāpo klāt, sāk raustīt tētais, bikšs tāds, tēt. Es zinu, ka esmu necienīgs, es zinu, ka neesmu to pelnījis, bet es nevarētu vismaz, es zinu, ka savu konfektu nevarētu uzskatīt, vispār nevarētu skatīties, bet es nevarētu vismaz palaizīt konfekšu papīrīt, vismaz sajust to garšu. Kad tev likās, ko teica tajā brīdī izdarīt? Paņem tai zausi, izvilkt ārā. Pāris reizes pat dimā, tu nekad tā nedari man ciemiņa acis priekšā. Vai ne? Jēzus asinu dēļ, grēku piedošana, tā ir tava daļa. Es tev ir dāvāts. Tev nav jālūdzās. Tev nav jāiet svētceļojumā līdz aglonai.
Tev nav Vatikānā uz ceļiem jārāpo augšā lejā pa varam trepēm. Tev nav nekas no tā jādara. Jēzus asindēļ ir tava grēka piedošana. Zini, kreizī traki ir tur Spānijā vai kuri tie cilvēki, kas ir gadus sev sit krustā, mēģinot nopelnīt kaut kā to, ko Jēzus ir izdarījis. Tā ir dāvana. Vienkārši tev. Tu saņem to. Tā ir tava daļa. Bērna daļa. Jēzus asindēļ tev ir piedošana no taviem grēkiem. Ja tu šodien cīnies ar vainas apziņu, cīnies ar nosodījumu, cīnies ar problēmām taviem grēkiem, atceries to Jēzus asinu dēļ, tev ir piedošana. Šodien tu aizies prom no šīs vietas, un tev nav jājūt pilnīgi nekādu vainas apziņu. Tev nav nekas jāatcerās no tā. Viss ir pagājis, viss ir atstāts, viss ir beidzies. Tas ir cits cilvēks, tas neesmu es, tu nav nekāda daļa ar mani vairāk. Varbūt tas notika šodien no rīta, varbūt kaut kas smok tavs sirdē, tā kas notika šodien no rīta. Jēzus asiņu dēļ ir tavu piedošanu. Mirklī vienkārši saka, Jēzus piedod man, Jēzus asinis līdz pār tev un nomazgāja no taviem grākiem, un tu brīvs vari iet tālāk uz priekšu. Nākošā lieta, Jēzus asinis dara. No 23. pantā. Debesu lietu attēliem jātop šķīstītiem ar to pašu, bet debesu lietām pašām ar labākiem upuriem nekā šis. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītās sveitnīcām, patiesās attēlām, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaigu priekšā. Nevis, lai sevi bieži upurētu, kā priesteris ir gadus iet svētnīcā ar svešām asinīm, citādi viņam būtu pienācis bieži ciest no pasaules iesākuma. Bet tagad viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku sevi upurējot. Un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt un pēc tam tiesa, tā arī Kristus vienreiz upurēts, daudzu cilvēku grēkus atņemt, neatkarīgi no grēka, tiks otrais redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Jēzus Kristus tika upurēts, lai darītu mūsu svētus. Lai es labāk saprastu Ebreju vēstuli 10. nodaļa 14. pants. Jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Nozīmē, ka Jēzus Kristus upurs to padara svētu. Jēzus Kristus upurs tevi dara svētu. Nav nekāds noslēpums mums visiem, vai ne? Ka mēs ikdienas cīnamies ar kaut kādām lietām. Ir kaut kādas lietas mūsu dzīvēs, ar ko mēs cīnamies. Un tur ir tas process, kas saucās svētāpšana. Mēs kļūstam svētāki. Mēs atbrīvojamies no kaut kādiem ieradumiem, no kaut kādām raksturu iezīmēm, no kaut kādiem grēkiem, kas mums traucē, kas mums valkās līdzi. Piekritīs man? Jēzus Kristus asins mūs dara svēts. Viņš mūs vienreiz padarīs svēts, piedod mūsu grēkus. Tai pašā laikā Jēzus Kristus asins ir tās, kas dara mūsu svēts ikdienas, kas mums palīdz iet caur tam svētāpšanas procesam, kas dara mūsu svētas soli pa soli. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 7. pants. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība savā starpā. Un viņa dēla Jēzus asins šķīsta mūs no visiem grēkiem. Mēs esam tajā šķīstīšanas procesā, kuros mēs tiekam pārvērsti, kurā mēs tiekam mainīti, kurā mēs tiekam darīti svēti. Ko tas nozīmē? Lai mēs būtu svēti vienā dienā. Lai mēs vienā dienā būtu svēti. Tas nozīmē, ka Jēzus Kristus asinīs ir pietiekoši liels spēks, lai uzvarētu jebkādu grēku tavā dzīvē. Un nav jābūt pilnīgi nekam tādam, ko tu varētu teikt, es netieku ar to galā. Nekas tāds nevar būt tavā dzīvē. Jo tu spēji Jēzus Kristus asins spēkā tikt galā ar jebkādu grēku, kas tev traucē, jebkādu grēku, kas stāv ceļā starp tev un Dievu, jebko,
kas nostājas, jebko, kas parādas tavā dzīvē, Jēzus Kristus asins spēkā, tu spēj uzvarēt grēku. Amen. Mums bija tikko tā History Makers nometne, ko es teicu, likās nometnē tik ļoti izteikti, dienu no dienas bija pastāvīgi cīņa ar grēku. Visu laiku bija cīņa ar grēku, cīņa starp svētumu un grēku, starp gaismu un tumsu. Viens dievkalpojums, pēdējais vakars dievkalpojums tik ļoti izteikti liekas, ka telpā atrodas cilvēki, vieni ir gatavi svinēt, bet otri vienkārši paslēpšies savā grēkā. Un es stāvu tur, man vienkārši nelabi paliek. Es nevaru paslēpt, es nevaru neko izdarīt, jo es zinu, cilvēki ir paslēpšies savā grēkā. Ir cilvēki, kas dzīvo savā grēkā. Un Dievs ļoti specifiski runāja par seksuāliem grēkiem uz jauniešiem. Un pēc tam bija liecības par to, ko Dievs bija darījis. Dievs vienkārši tik ļoti intensīvi nometnes laikā cīnījās ar grēku cilvēku dzīvēs. Un es ticu, ka tas ir kaut kas tāds, ko Dievs var izdarīt katru dienu no mūsu dzīvēm. Mums nav jābūt, grēkam nav jābūt daļai no mūsu dzīvēm. Jēzus Kristus asins dēļ mēs varam tik darīt svēti. Un viens mācītājs teica tā, tie no jums, kas netiekat svēti līdz savai nāves dienai, vienīgais glābējs no grēka tavā dzīvē būs nāve. Bet es ticu tam, ka Dievs nav paredzējis, ka nāve ir tavs glābējs no grēka. Jēzum Kristum un viņa asinīm ir jābūt glābējiem no grēka. Piekritīsi man? Tas nozīmē, šodien tu vari iegūt brīvību no grēka. Šodien tu vari nostāties pretī grēkam. Lai šodien tu varētu atjaunot savu dzīvi un aiziet projām no šeit, zinot to, ka grēkam nav vairs nekādas varas tavā dzīvē. Nekādam grēkam, mazam, lielam, skaistam, nešmukam, baltam, melnam, nekādam grēkam vairāk nav varas tavā dzīvē, ka tu vari dzīvot svētu dzīvi, svētu, taisnu, pareizu dzīvi Dievu priekšā. Amen? Bībelē teiks, jūs vēl neesat līdz asinīm pretī turējušies grēkam. Kurš no jums tāds ir? Kurš varētu būt turējies grēkam pretī līdz asinīm? Neviens nav. Mums ir, Dievs ir devis mums to spēku, viņš mums ir atpircis no tā grēka, viņš ir dāvājis savus asins, viņš ir pilnīgi visu izdarījis, lai šodien mēs varētu staigāt svētumā. Kāpēc es ticu, ka mēs esam svēta draudze, ar svētu aicinājumu, ka mēs dzīvot svētas dzīves, visā, ka mēs esam citādā, mēs esam atšķirīgi, mēs neesam kā pasauli. Mēs dzīvojam savādāk, mēs runājam savādāk, mēs izturamies savādāk, mēs ģērbamies savādāk. Mēs esam svēta tauta, nošķirta Dievam. Amen? Nometnē sanāca, mums tik daudz uz darbiniekiem, mēs daudz runājām par to apģērbs, kādu apģērbu jūs valkājat, kādās drēbēs jūs ģērbaties, jūs kā darbinieki, kādu priekšrību jūs rādat ar savu apģērbu. Es gribētu, ka mēs katrs esam svēts. Mēs katrs ar visu, ko mēs daram, parādam svētumu. Jēzus dara mūs svētus. Jēzus asins dara mūs svētus. Amen? Ebreju vēstule 10. nodaļa 29. pants ir teikts, cik gan smagāku sodu jūs domājat pelnījis tas, kas Dieva dēlmītas kājām un derības asins, ar ko viņš svētīts, turējis par nesvētām, žēlastības garu nievājas. Ko vēl Jēzus asins dara? Vēl divas lietas, ko es gribēju pieminēt. Jēzus asins mūs dziedina. Iesaist grāmatu 53. nodaļa, 4. un 5. pants. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mūs par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Jēzus asiņu dēļ mēs esam dziedināti. 1. Pētera vēstule 2. nodaļa 24. pants. Viņš uznesa mūsu grēku savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvot taisnībā. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jēzus brūcēs mēs esam dziedināti. Un ir, man liekas, tik ļoti ilgi bijis tādi meli šajā zemē. Ļoti izteikti to varēja just tieši, kad bija tā Nathan Morris konference. Pēc tam mēs runājam ar organizatoriem.
Viņi teica, ka pirmajā dienā burtiski bija tā, ka visu laiku likās tāda cīņa pret tumsu, cīņa pret sienu. Vienkārši tu cīnies, nekas nemainās, jo tāda neticība ir. Es nezinu, vai tu esi to pamanījis, bet viss apkārt tik daudz cilvēku runā un netic tam, ka Jēzus Kristus dziedina. Jā, viņš dziedina vakar un jā, viņš dziedina kaut kad, bet Jēzus Kristus nedziedina tagad. Un tā ir tā vislielākā problēma. Tajā brīdī, kad Lūkas evaņģēlijā 4. nodaļā, kad tajā svētdienā Jēzus aizgāja uz templi, atvēra to tīkstokli un sāka lasīt par to, ka Dieva gars ir uz mani, viņš man ir svaidījis, sludināt vēst nabagiem tā tālāk. Viņš visu to izlasa, viss ir kārtībā. Un tad viņš pasaka kādas vārds, kas ir problēma visiem farizējiem. Ko viņš pasaka? Šodien šis jums dzirdētais vārds ir piepildījies. Šodien tas ir piepildījies. Vot, kur ir vislielākā problēma draudzē. Viss ir labi, kamēr tas ir vakar vai rītdien. Bet ja tas ir šodien, tad tā ir problēma. Kāpēc? Tāpēc, ka šodien es neredzu rezultātu. Šodien es neredzu to dziedināšanu. Šodien es lūdzu un nekas nemainās. Tāpēc es neticu, ka šodien tas notiekās. Jā, rītdien Dievs dziedinās, bet šodien, kaut kā būsim toleranti. Labāk, nerunāsim par to. Bet Jēzus Kristus, viņa asins, Bībele skaidri pasaka, ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Nevis vakar vai rītdien, bet jūs esat dziedināti. Tagad, šodien, tu esi dziedināts. Jēzus brūcēs, tev ir dziedināšana. Un man liekas, mums vajag dabūt ārā no mūsu prāta tos melus par to, ka tas neatiecās uz šodien. Kad Jēzus Kristus nedziedina šodien. Palas jauno derību, palas Jēzus atrodam vienu gadījumu, kur Jēzus nebūtu kādu dziedinājis. Es tev saku, kāda teoloģija, kur tu neredz pierādamies Jēzu Kristu par Dievu Tēvu, ir nepareizi. Jo Jēzus teica, kas ir redzējis mani, ir redzējis Tēvu. Tas, kāds bija Tēvs, parādījās perfekti Jēzu Kristu. Ko Jēzus Kristus darīja? Gāja apkārt un dziedināja slimos, atbrīvoja vēlni apspiestos. Amen? Un uzcēla mirušos, šķīstīja spitālīgos. Tas bija tas, ko darīja Jēzus visu laiku. Tas ir tas, ko vajadzētu darīt mums. Tāds ir Tēvs. Tēvs ir tas, kurš dziedina. Es pats nogulēju vairāk kā nedēļu slims ar strutojošu angīnu, bet tas nedrīkst mainīt manu ticību tam, ka Jēzus Kristus ir ārsts un viņš dziedina šodien, ka Jēzus Kristus ir dziedinātājs šodien. Es atceros, ka tie vecie vīri, kas ticēja dziedināšanai, kas darboja, kas bija dziedināšanas atmodā, viņi teica vienu lietu. Viņi teica tā, tev ir jātic tik stipri tam, ka Dievs ir gatavs dziedināt šodien un tagad. Ka pat, ja tu nomirsi no slimības, tev pēdējā vārda ir Dievs dziedina šodien. Saproti, tev ir jābūt tādai ticībai, pat ja tu nekad neredzi to dziedināšanu savā dzīvē. Es jau nav ticu, ka mans Jēzus dziedina. Viņš dziedina. Viņš dziedina. Viņš dziedina. Un Jēzus brūcēs, es esmu dziedināts. Tas ir tas, ko dara Jēzus asins. Jēzus asins dziedina. Jēzus asinīs spēks par dziedināšanu katram. Amen. Un es negribu, ka mūsu draudzē ir tas neticības gars, kas netic tam, ka tas ir iespējams. Bet iedomājieties to spēku, ka katrs viens no jums atnāk par šeit ar sagaidīšanu, ka Jēzus Kristus šodien dziedina. Un ja mēs lūksim par kādu slimnieku, viņš tiks dziedināts. Vai dabūniet kāds slimnieks. Dievu vārdā ir teikts, mēs uzliksim rokas slimniekiem, un viņi tiks dziedināti. Vai ne? Ir tā teikts Mateja evaņģēlijā 28. nodaļā. Ir tā teikts, ka viņi tiks dziedināti. Uz kā mēs uzliksim savus rokas. Kā mēs uzliek savus rokas un lūdzu, un cilvēki tiek dziedināti. Ja viņi netiek dziedināti, es joprojām tiks, ka viņi tiks dziedināti. Amen? Jēzus Kristus asins dziedina. Atceries to. Jēzus Kristus asins dziedina. Un vēl viena lieta. Ko Jēzus Kristus asins dara? Jēzus Kristus asins dod uzvaru par sātanu. Atklāsmes grāmata 12. nodaļa 10. un 11. pants. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam, tagad ir atnākusi pestīšana, un mūsu Dieva spēks un valstība, un viņa Kristus vara, jo ir grāsts mūsu brāļa apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savu liecības vārdu, un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Kā viņi uzvarējuši apsūdzētāji? Ar jēra asinīm un savu liecības vārdu. Tas nozīmē, viņi nebaidījās runāt, viņi vienkārši runāja, un bija Jēzus asins spēks. Un viņi uzvarēja apsūdzētāji.
gribi staigāt uzvarā pār ienaidnieku, apzinies to. Jēzus asins dod tev uzvaru. Tas atkal, tu to nenopelni. Vienkārši Jēzus asins tev piešķir uzvaru pār ienaidnieku, pār sātanas spēku. Un tieši tāpēc arī par slimību Jēzus asins dziedina. Tāpēc, ka viss kā ienaidnieks mēģina mūsu dzīves sagūstīt, vai satvert, vai saistīt ar kādām slimībām, Jēzus asins mums dod uzvaru par ienaidnieku spēku. Amen. 8 lietas, ko dara Jēzus asins. Pirmā lieta. Mums ļauj iet visvētākajā vietā. Otrā lieta. Tās mūs izpērk. Trešā lieta. Šīs mūsu nedzīviem darbiem kalpošanai dzīviem Dievam. Ceturtā lieta. Mūžīgās dzīvības apsolījums. Piektā lieta. Ko Jēzus asins dara? Mums dod grēku piedošanu. Sastā lieta. Nē. Dara mūs svētapšanas procesu. Jēzus Kristus asins dara mūs svēts. Septītā lieta. Jēzus asins mūs dziedina. Un astotā lieta. Tad mums uzvar par savu. Par ienaidnieku. Jēzus asins. Nepriecājies? Jēzus asins. Jēzus asins. Jēzus asins. Uzvar Jēzus asins. Kad Jēzus devās pie krusta, viņam tika uzmaukts ērša kronis galvā. No galvas plūda asinu straume. Pēc tam, kad tas kronis tika uzmelts viņa galvas, lai šodien tās asins varētu līst pār tavu prātu un varētu saņemt pilnīgu šķīstīšanu savā prātā. Un ka tavas domas varētu būt svētas, tavas sapņi varētu būt šķīsti, tavu ikdienu, tas, ko tu domā un tas, kā tu skaties, ka tas varētu būt šķīsts un svēts, jo Jēzus Kristus asins tika izliet no viņa galvas, lai līdz tās pār tavu prātu. Tagad Jēzus karājās tur, viņa mugura tika sasista, tagad viņš tika nodots, lai viņš tiktu atvestēt šausts, kad viņš tika pērts tur. Ar viņam brūcēm to es dziedināts. Zinātnieki saka, ka ir 49 galvenās slimību grupas. Te pašā laikā viņi saka, ka ir 49 sitiens, ja es dabāju pa savu muguru. Cik? 39. 39. 40 bez viena pārāk. Tad 39 slimības grupas. Tev pat dziedināšana. Jēzus Kristus karājās pie krusta un viņa naglas tika izdurtas caur viņa rokām. Lai šodien tās asins, kas izplūda no viņa rokām, varētu darīt svētas tavas rokas. Lai visur, kur tu iet, lai kur tu uzlikt savas rokas, tev būtu svētas rokas, šķīstas rokas, ka tu varētu darīt šķīstus darbus, kalpot šķīstā veidā, un tu uzliktu svētas rokas uz cilvēkiem, un varētu notikt zīmes un brīnumi. Tajā brīdī, kad viņš karājās pie krusta, viņa nagla tika izdurta caur viņa kājām, caur kājas skrušļiem, un asins izlīja no turētas. Lai tās varētu līdz pār tavām kājām, lai tu šodien varētu staigāt svētus ceļus, šķīstus ceļus, lai ar savām kājām tu varētu iet pareizus ceļus. Un pēdējā 5. lieta, no kurienes izplūda asins no Jēzus ķermeņa. Tajā brīdī, kad pārējie 2 jau bija, kad viņiem sasita lielus, lai viņi nomirtu, pienāca pie Jēzus, ka viņš jau ir mītis, paņēma šķēpu un iedūra viņu sānā. Un no viņa sāna izplūda asins un ūdens. Tev par šķīstīšanu, tev par pestīšanu. Lai tu varētu būt pestīts, lai tu varētu būt glābts, izplūda mūžīgs ūdens, kas vēd mūžīgai dzīvībai. Jēzus Kristus asinīs spēks tev. Es priecīgs šodien. Es priecīgs. Jēzus Kristus asins, kas maina, kas šķīsta, kas atbrīvo, kas dod jaunu sākumu, kas ļauj tev iet visvētākajā vietā. Mums būs vakarēdiens. Un
tur ir vīnogu sula un tur ir maizīt. Bet tās nav vienkārši kaut kāds rituāls. Tu ar to atceries. Ja brīdī, kad tu dzer to sulu, tu saproti, Jēzus asins, kas tika izlietas par mani. Ja brīdī, kad ej to maizi, tu saproti, Jēzus miesa, kas tika salauzta par mani. Vēstulē Korintiešiem. Pirmajā vēstulē Korintiešiem, 11. nodaļā, 23. pantā ir teiks tā, jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācu, ka tas kungs tādā naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauz un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dod. To dariet mani pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdien un sacīja, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs, to dariet, citkārt jūs to dzerat mani pieminēdam. Citkārt jūs no šīs maizes sēdat, no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvu, tiekams viņš nav. Tad, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet, lai cilvēks pats sevi pārbauda un tālāk viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jēzus iestādīja, Jēzus izveidoja šo tradīciju, kad mēs pieminam, atceramies, ko viņš ir paveicis, atceramies to pieņemot vakarēdienu. Mēs visi kopā kā draudze savienojamies vienā veselumā, esam daļa no tām pašām asinīm, esam daļa no tās pašas vīnogas sulas, esam daļa, dzeram, ēdam to pašu maizi, laužam to pašu maizi, mēs esam kā viens veselums, un mēs atceramies, mēs pieminam to, ko Jēzus Kristus izdarīja, un mēs atceramies, pasludinam Jēzus Kristus otrreizējo atnākšanu, ka viņš atkal nāks pēc mums. Tāpēc, kad mēs to darīsim, tad mēs izvērtējam savus sirds, vai mēs stāvam pareizās attiecībās ar Dievu, vai viss ir kārtībā, vai mēs esam svētumā, vai mēs esam šķīsti, vai mēs esam taisni Dievu priekšā, vai nekāds grēks mūs netraucē. Vai tu saki, tas ir tikai maziņš, katram gadās tādi grēki, tas ir tikai maziņš. Nekāds grēks nedrīkst stāvēt starp mums un starp Dievu. Mums ir jābūt pilnīgā svētumā un šķīstībā. Mums ir jābūt pilnīgi taisniem viņu priekšā. Bet šodien, ja es esmu dēļ, tik ļoti viegli to paveikt. Vienkārši lūkšana, ka tu nāc man priekšā saka, Jēzus, piedod man, šķīstī man, nomazgā man no man grēku. Un tev ir jauns sākums, tev ir piedots. Tāpēc, kas stāv starp tevi un starp Dievu, šodien, šajā pašā mirklī, tu vari, tu drīksti, tu spēj izlīdzināties ar Dievu, lai tu varētu bez vainas, bez grēka pieņemt vakarēdienu. Var slavētāji nākt. Un es gribētu vienkārši, ka tu pats uz mirkli padomā par savu dzīvi, saproti, kā tu stāv Dievu priekšā, vai viss ir pareizi, vai viss ir kārtībā. Mīļais debes Tēvs, es Tev pateicos par Tavu vārdu. Es pateicos par to spēku, kas ir Tavās asinīs, Jēzus. Tajās asinīs, kas tika izlietas, kas mūs atpērk, kas mūs maina, kas mūs pārveido, kas dāvā mums piedošanu, kas šķīstīja mūs. Paldies Tev par to milzīgo spēku, kas ir tajās asinīs. Un es Tev lūdzu, lai Tu šajā brīdī ļauj mums redzēt mūsu dzīves, vai ir kaut kas, vai ir kaut kāda vaina, vai ir kaut kāds grēks, vai ir kaut kāda neticība, vai ir kaut kāda nepiedošana, vai ir kaut kādas dusmas, vai ir kaut kāds rūgtums, vai ir kaut kāds sāpinājums, vai ir kaut kāds aizvainojums, vai ir kaut kas, kas stāv mūsu ceļā, starp mums un starp Tevi. Un es lūdzu, ja ir kaut kas, tad dod mums to žēlstību piesaukt Tevi, lai Tavas asins, lai Jēzus Kristus asins var mūs šķīstīt, darīt mūs svētus, darīt mūs taisnus, ka mēs varam svēti stāvēt Tavā priekšā. Debes Tēvs, mēs to lūdzam šajā mirklī, kad atklāj mūsu sirds, kad parāda mūsu sirds, parāda mūsu domas. Un ja ir kaut kas, kas nav pareizi, tad mēs varam saukt uz Tevi, ka Tu vari šķīstīt mūs. Jēzus. Jēzus, mēs aicinām Tev šajā vietā. Mēs pasakamies Tev, ka Tu vēl
izlietajām dārgiem asinīm. Mēs lūdzam, ka tā šķīstītu mūs. Mēs lūdzam, ka Tavs asins līdz pār mums un mūs nomazgā tīvs un šķīsts. Atbrīvo mūs no grēka. Atbrīvo mūs no vainas. Atbrīvo mūs no kāda pārkāpuma. Atbrīvo mūs no kāda ienaidnieku varas. Ir Tavs asins līdz pār mums. Jēzus. Bībelē bija teiks, lai mēs katrs izvērtējam pats sevi, lai mēs cienīgi ņemam daļu no vakarēdienu. Tad es lūgu tevi izvērtēt pašam savu dzīvi, kā tu dzīvo, vai tu esi savu sirdi atdevis Jēzum, vai tu piederi viņam, vai tu dzīvo tā, ka tu gribi, lai tavu plānu, tavu mērķi, tavu ceļu piepildās, vai arī tu apzinies to, ka Jēzus ir tev atpircis, un ka tu šodien tu piederi viņam. Mēs katrs pats varētu izvērtēt savu dzīvi un sakārtot to Dievu priekšā. Mēs varētu atcerēties, ko tu esi veicis, Jēzu. Mēs varētu pieminēt un pateicību paldiet šo vakardienu. Mēs ticam, ka vakarēdien var pieņemt katrs, kurš ir jaunatdzimis no augšienes, kāds, kurš ir pieņems Jēzus Kristus par savu kungu glābēju, kurš pieder viņam, un kurš to apliecinājis ir ūdens pagremdē. Un, ja tu izvērtē savu sirdi, un redz, ka viss ir kārtībā, aicinu to droši pieņemt vakarēdien. Neviens nepārbaudīs tev, neviens neskatīsies uz pirkstēm, bet sakārto savu sirdi, tu var ņemt daļu no tā. Maizi ņēmis, viņš pateicās, pārlauz to un tiem to Devu sacīdams. Tā ir mana miesa, kas par jums to dod. To dariet man pieminādam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas sacīdams, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums to izlietas. Tāpēc Tēvs tev pateicos, ka tu deri savu dēlu, Jēzu, ka viņš nāca virs zemes, ka viņš ciet mūkpilnu nāvi. Viņš ciet pie krusta, izlai savus asins, un viņa miesa tika salauzta. Viņš bija tā izkropļots, ka mēs vairs nepazinām, ne par ko neturējām. Bet ka viņš nesa visas mūsu grēkus. Viņš nesa mūsu sāpes, viņš nesa mūsu vainas uz saviem pleciem. Paldies Tev par to. Paldies Tev, Jēzu, par to, ka Tu biji gatavs iet šo ceļu, ciest šo mūkpilno nāvi, nes šo upuri, lai mēs šodien varētu dzīvot. Jēzu, ka Tu izlaiž savus asins, lai mēs varētu dzīvot. Ka Tu, Jēzu, mīli, ka Tu biji kā perfekts upuris, ka Tu mīli, lai mēs varētu dzīvot. Un dzīvot nevis tikai tagad, bet ka mēs varētu dzīvot mūžīgi. Ka Tu nāc, lai dotu mums dzīvību un dzīvības pārpilnību. Ka Tu nāc, lai dotu mums mūžīgo dzīvību. Un ka Tu apsolīji, ka katram, kas Tev tic, ka viņš dzīvos mūžīgi un viņš nemirs. Jēzus, mēs Tev pateicamies par to. Paldies par Tavām izlietajām asinīm, par Tavu salauzto miesu. Paldies par to spēku, kas ir tajā. Paldies, ka Tur ir spēks, kas var dziedināt mūs. Tur ir spēks, kas var mūs atbrīvot.
Tur ir spēks, kas var mums dot jaunu sākumu. Tur ir spēks, kas darīt mūs par citiem cilvēkiem. Tur ir spēks, kas pārveido mūs. Paldies Tev par to. Un tās mēs gribam ar pateicīgu sirdi, ar prieku pilnu sirdi, šodien ņem daļu no tā. Pieminot Tavu upuri un atceroties to, ka Tu reiz nāksi pēc mums. Pasludinot Tavu otro atnākšanu. Pasludinot, ka Tu nāksi kā kungu kungs un ķēniņš. Ka Tu nāksi un visi ceļi locīsies Tavā priekšā. Ka Tu nāksi, lai valdītu par saviem bērniem. Jēzus, mēs Tev dodam visu godu. Un mēs ar pateicību baudīsim šo vakarēdienu. Jēzus vārdā. Vīri dosies un dos jums vakarēdienu. Un es aicinu jūs vienkārši ar priecīgām sirdīm ņem daļu no tā, pateicoties Dievam par viņa asinību, par viņa salauzto miesu. Jēzus vārdā.
Tikai Jēzus asinīs. Tikai Jēzus asinīs. Jā, tikai Jēzus asinīs. Paldies Tās par to spēku Tavās asinīs. Paldies par to spēku Tavās asinīs. Un paldies, ka Tu mums bez maksas to esi dāvinājis. Ļauj mums ikdienas atcerēties to un saprast to spēku un to rezultātu, ko sniedz tas, ka Tavs asins ir lījušas pār mums, mazgājušas mums, nomazgājušas mums. Jēs, ka mēs varētu staigāt tajā atklāsmē, tajā spēkā, ka nekādam grēkam, nekādam ienaidniekam, nekādam tumsības spēkiem nebūtu varas pār mūsu dzīvēm. Mēs varētu staigāt pilnīgā Tavu Golgātas krusta brīvībā. Jēzus Kristus vārdā Tavu lūdzu Tev. Amen. 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 Un nav labi, ka mēs esam atpirkta draudze, daļa no vienas Kristus draudzes, daļa no vienas miesas, vai ne? Varam izdarīt tā, pēc vakarēdien tagad, ka tu vienkārši pasteisi kādu samīļo kādu, mēs esam viena draudze, mēs esam vienā draudzē. Mums ir prieks, ka tu esi šeit. Tā no visas sirds samīļo kādu. Pasteisi kādu, ko tu nepazīsti varbūt. Tu esat viena draudze, viena ģimene, viena miesa. Samīļojāt kādu? Jā? Bībelē vēl teikt tā vārdi. Jo kur kustoņa asins augstais priesteris par grēkiem iet svētnīcām, to miesa tiek sadedzināts ārpus nometnes. Tāpēc arī Jēzus ar savam asinīm tautu darīt svētu ir ciets ārpus vārtiem. Tāpēc iziesim pie viņa ārpus nometnes. Viņa negodu nezinām. Jo mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamu. Tagad tu ies projām. Atceries to, ka es asinu dēļ, tu nekad nebūsi kā pārējie. Tu nekad neiederēsies tajā nometnē. Nes viņa negodu, nejūt ārā no nometnes. Esot atšķirīgs, esot citādāks. Esot varbūt kā tāds, kurš izceļās. Esot varbūt kā tāds spoža gaisma lielā tumsā. Esot varbūt kā sveca, kur tiek iededzināta, kur visi vēlas tumsi. Nes viņu negod, ej ārā, atceroties vienu lietu. Tu gaidi citu. Citu pilsētu, nākamo, citu tēvi, citas mūžīgos mājokļus. Bet nes viņu negod ārpus tauts, ārpus nometnes. Abi? Abi? Ej laukā, ej ārā no šeit, zinot, Jēzus asins un padara atšķirīgu. Man padara citādāk. Amen. Lūksim par šo zemi, lūksim par Latviju, tad noslēgsim. Dievs
paldies par šo zemi. Paldies par Latviju, kurā mēs varam dzīvot. Paldies, Tēvs, par to, kāda ir šī zeme. Tās mēs lūdzam Tavu svētību, svētību Tās par cilvēkiem, svētību par valdībām un varām, svētību par visiem tiem, kas ir atbildīgos amatos. Tās dod viņiem gudrību vadīt šo zemi Tavos ceļos un dievbībā. Un es lūdzu, kungs, ka Tu dievbīgs cilvēks ieliec atbildības amatos. Es Tev lūdzu Tās par cilvēkiem, Tās, lai viņi iepazītu Tevi, lai šajā zemē tāds dievu meklēšanas gars, lai cilvēki meklē Tevi, lai cilvēki ilgojas pēc Tevis, lai cilvēki taujā pēc Tevis. Un Tās Tev lūdzu, ka Tu uzjundi kristiešu sirds, uzjundi Tavu bērnu sirds, lai viņi varētu būt par labu liecību, skaidru liecību. Tās, lai viņi varētu būt atšķirīgi šajā zemē, lai viņi varētu nesaplūst ar šo tautu Tās, bet lai viņi varētu būt atšķirīgi, kas var nest Tavu gaismu, Tavu liecību. Tās, un es Tev lūdzu, lai daudzi var Tev vēl iepazīt, un lai Dievs būtu katrā namā. Tās es lūdzu, lai svētīgi katru, kurš ir atnācis šo dievkalpojumu, tās, lai viņš varētu stiprināts un iedrošināts iet mājās, pilns prieku, svētīgi sadraudzības laiku, svētīgi katru, kurš varēs ziedot un dot, svētīgi arī tos, kas nevarēs to darīt. Tās Tev lūdzu, lai Tu svētī mūsu roku darbus, svētī Tās, lai tur būtu izdošanos, lai būtu uzplaukums, lai būtu pieaugums. Tās Tev lūdzu, lai nākošajās nedēļās Tās Tu atvērtu tiem cilvēkiem, kas uzticami sako Tev, lai atver jaunas svētību avotus. Tās, lai draudz varētu būt bagāta ar labiem darbiem, lai būtu pilnīgi iztikšana un varētu būt bagāta labiem darbiem. Tās es lūdzu, lai cilvēki varētu būt dziedināti, svētīti Tās, varētu staigāt Tavos ceļos un varētu būt par lielu liecību visiem apkārtējiem. Es lūdzu, lai Tu liec savus vārdus viņu mutē, ka viņi varētu iet un varētu runāt par Tevi, lai viņi nebaidītos, nebaidotos, lai būtu pilna ar spēku un paļāvību uz Tevi. Lūdzu par tiem, kas iet cauri grūtam laikam šobrīd. Tās lūdzu stiprini viņu rokas, cel viņu ticību, cel viņu garu, lai viņi varētu staigāt paļāvībā un uzticībā uz Tevi, zinot, ka Tu esi tās, kas nekad mūs neatstās un nepametīs. Jēzus, Tev lai visa gods un visa slava. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Amen, draudzē.